pirmā epizode. Parunāsim šodien par darba lietām. Un pie mums ir ciemos uzņēmējs. Cilvēks, manuprāt, no kā mēs visi varam mācīties. Un starp citu, viņš taisa arī ātrākos kartingus pasaulē. Arts Daugins. Čau. Čau. Tātad pastāsti vispār, ar ko tu nodarbojies? Kas ir tā tava lieta un ar ko tu vari palepoties kopumā? Un tas, ko mēs darām, mēs taisam, tā arī ir šobrīd pasaulē ātrākos elektrosacīkšu kartings. Jā. Tā ir tāda šaura niša, kur mēs šobrīd darbojamies, bet 10 gadus turien esam gājuši. Daudz neticēja, bet pagājušajā gadā Top Gear šovā Gotlandē uzstādījām šo oficiālo rekordu 163 km/h, kas ir 101 miles per hours. Un, jā, tas ir tas, ko mēs darām. Protams, mēs šobrīd arī taisam ļoti daudz citus. Tā mūsu specifika angliski saucās High Performance Low Voltage Power Unit Systems. Latvijas tās būtu augsts veiktspējas, zemes voltāžas tehnoloģijas. Taisam baterijas, taisam kontrols sistēmas, projektējam, dizainējam, ražojam. Tas ir tas, ko mēs darām. Principā, tad, kad es tev zvanīju un aicināju uz epizodi, es nedomāju to, ka tu būsi Latvijā. Jo tagad tu pēdējā laikā visu laiku esi Amerikā. Pastāsti, ko vispār tu dari Amerikā, jo es zinu, ka Amerikā jums notiek lielas lietas, bet citi droši vien nezinu. Jā, ja tu tā kā Latvijā te darbojies cītīgi, mēģini kaut ko uztaisīt, tad droši vien no tejienes kādam pateikt, ka tu vienu dienu taisīs Amerikas nacionālā līmeņa čempionātu elektrokartingiem otrpus okeānam ar Pasaules kartinga asociāciju. Tur tā un brauks tik leģendārās trasēs kā Atlanta un citas, tad, vai Daytona International Speedway, kur mēs filmās esam redzējuši ar daudziem aktieriem, tad droši vien viens neticētu. Un tas ir tas, ko mēs darām. Pagājušajā gadā mēs aizsākām, palaidām pirmos 3 demo pasākumus, uztaisījām, tā kā iepazīstinājām Ameriku, mēģinām saprast, ko amerikāņi sāk, ko viņi par to domā, ko mēs esam radījuši. Tad šogad jau ir pilns kalendārs, ir 8 posmi, tas nozīmē praktiski katru mēnesi vai citreiz pat mēnesī 2 reizes. Mēs lidojam komandu uz Ameriku, palīdzam visu organizēt, tā kā burtiski visu organizēt no loģistikas, no mārketinga, no tehniskiem risinājumiem, skrūvēt arī, ja vajag, un tā kā, visu, kas ir vajadzīgs, lai notiktu čempionāts. Tagad tu aizbrauc pirmo reizi uz Amerikā, vispār amerikāņi skatījās, ka tu no kaut kāds mazas valsts, ko neredz jauc ar Lietuvu. Kāda viņiem vispār bija tas, kas pirmais, maziņa Latvija? Zin kā, tur droši vien uz abām pusēm bija kaut kādi, varbūt nesaprašanas tāds brīnums. Viena daļa amerikāņi, kas tā kā bija dzirdējuši vai nojaut, ka mēs pie tā strādājam, viņi tā kā, amerikāņi arī tā daudz runā, liels lietas tur sola, bet nevienmēr bieži vien tas notiek. Un viņiem arī liekas, tur tur top, bet visticamāk nenotiks. Un tad vienkārši vienu dienu mēs Indianapolisā sākam gonku. Un amerikāņiem tas bija liels pārsteigums. Protams, crazy, viņi nesaprot, kā plus tajā brīdī, ka viņi uzzina, ar kādiem budžetiem mēs strādājam, kas patiesībā ir bez budžetiem, kā mēs strādājam. Tā kā viņi vispār nespēja to izprast, kā tā var notikt, kad cilvēki no otrās pasaules malas var atbraukt, radīt tehnoloģiju, to visu šeit noorganizēt un uzņemties. Bet tā, man liekas, ir tāda rītīga mūsu foršā feature šeit, Latvijā, Baltijā vai valstīs, kur mēs esam bišķiņi izsalkušāk. Tas mūsu darba spēja vai tā vēlmē kapāties ir nereāli augstāk, un to viņi daudzi nespēja pat saprast. Kā piemēram, mēs strādājam, un mums viens no braucējiem, turīgi bagāti miljonāri ģimenīt, viņi saka, Arti, jūs strādājat šeit jau 3. dienu, mēs te gonkojam, viss rītīgi forši, normāli labs pasākums, bet mēs neesam redzējuši, ka jūs ēdat. Un es viņam saku, ka mēs neēdam, kamēr neesam pabeiguši darbu. Un tad cilvēki tādi, kad viņi saprot, ka šitie nav joki, tad cilvēki strādā. Viņi ir atbraukuši strādāt. Jā, viņi atbraukuši strādāt. Man liekas, tipiskais tas modelis ir tāds, es pastrādāju, pusdienas laiks ir 5:30 mājās. Tas, arī Amerikā daudz, kur ir tas darbs, ko viņi dažreiz izdara. Ne visur, bet ir cilvēki, kur mēs laiku darbā smējos. Gan jau sājies, es jau te biju, līdz ar to jau es strādāju. Tās attieksmes ir miljonas. Tur arī tas vēl pat vairāk dažreiz pret vietējiem, pašiem vietējiem tā ir. Un tad viņi ierauga, ka atbrauc cilvēki, 3-4 cilvēki, kur vajadzētu būt 10-15 cilvēkiem, ir 3-4, un viņi izdara to pašu. Un tas ir
kosmiski, un patiesībā tas ir kaut kāds arī tas mūsu čempionāts, tā kā jau imidžs, ko visi tie partneri, kas mums pieslēdzās, viņi vienkārši saprot, ja šie var izdarīt ar to, kas viņiem ir tagad, ar kailām rokām praktiski, tad ļaujot viņiem pastrādāt vēl 2 gadus, nedodot resursus, tas vienkārši būs kosmos. Nu, jā. Tātad es vispār šo visu projektu sāku, tāpēc, ka ir kaut kāds vietas, kur runāt par uzņēmumiem, par visādām finansēm, par mārketinga lietām un tam līdzīgi, bet baigi reti tas sanāk reāli tādus cilvēku stāstus. Nu, tā kā no sērijas mājās mēs parunājam par darba lietām. Rītīgi, tāpēc arī man daudzi jautāja, kas tad būs. Es saku, man būs podkāsts. Un par ko būs? Par darba lietām. Tagad man īsāk, tāpēc mans nosaukums tā arī saucās par darba lietām. Tāpēc mēs šodien, es gribēju tevi parunāt vispār par Blue Shock Race, par tavu komandu, par nākotni. Un galvenais par tevi pašu, bet par tevi pašu tādu dziļāk par personību. Kāds ir no sērijas tas cilvēka modelis, uzņēmēja modelis, kas spēj uztaisīt uzņēmumu, kas attīstās. Un ar tām problēmām, ar kur saskarās. Tā. Ja parunājam par Blue Shock Race pašā sākumā, ar ko tas vispār tev aizsākās? Ja pareizi, es klausījos citur, tev bija no sākuma, tu gribēji Teslas automašīnas palaist, un tad tev bija, kas bija pēc tam? Jā, tas pats sākums sākās ar to, kad pēc padzīvošanas pusgada Nīderlandē sapratu, ka es esmu 10 gadus gatavs veltīt elektromobilitātei. Es pametu visus darbus, 2 gadus mājās mācījos un sapratu, ka tā ir nereālā štēle tajā laikā. Lai cilvēki saprastu, es esmu mākslinieks, mans backgrounds ir mākslinieks, es esmu mākslinieku pabeidz. Pēc izglītības es māku zīmēt, gleznot, dizainēt. Tas ir tas, ko es māku. Man nav inženierzināšanas, man nav uzņēmējdarbība. Visu, ko es māku un zinu un daru, es iemācījos how to vai vienkārši ejot darot. Tas ir sērijas YouTube iemācījos. Jā, YouTube vai pareizāk, līdzīgi tā kā štatiem to aizbrauc, izmet un ir. Bet tas viss sākās ar to saprašanu. Un tā man lielākā motivācija bija, ka es tajā laikā aprēķināju, ka Latvija 2010. 9. 10. tas bija pēc pasaules krīzes, tērēja bišķiņ pārpa miljardu fosīlajā Latvijā iepirkt fosīlo, pārsvarā no austrumiem, no mūsu superdraudzīgās kaimiņu valsts. Tajā laikā es sapratu, ka lielākais nebūs radīt tehnoloģiju, grūtākais būs cilvēkiem radīt izpratni par tehnoloģiju. Tas ir milzīgs prāta pārmaiņu laiks, kas ir jāieslēdz. Un tajā laikā es sāku iedzināties dažādām mašīnas. Taisī bija tāds ļoti neglīts Mitsubishi mašīnas, bija salīdzinoši, ka daudz saka ļoti neglīts Nissan mašīnas, varbūt zina tāds Nissan Leaf tādām lielām lampām. Jā. Tur ir ļoti daudz inženieru zinātnes, un es ritīgi respektēju to, un es saprotu, kāpēc viņas tāds ir, bet cilvēkam no malas liekas neglīt. Tā kā multipla. Jā, tas ir multipls mazais brālis vai mazā māsa. Bet tajā laikā sāka strādāt pie Teslas Model S. Viņu sāka projektēt. Tesla bija ļoti agrīns startups. Viņi bija pāris gadus tikai eksistēja, bija taisījuši Lotus bāzes šīs sporta mašīnas. Un es tajā laikā sazinājos ar Teslas viceprezidentu Blankenšipu. Viņš bija tajā laikā viceprezidents. Tad vēl Ilons Musks nebija. Man liekas, viņš bija CEO jau laikam, bet bija Blankenšips, kurš... Viens jautājums. Kur tu viņu numuru dabūji? Nē, man nebija tā, ka man numurs, man īstenībā tas ir ļoti garš stāsts, bet fiziski dzīvē tas notiek tā. Es tagad gribu ar to kompāniju sarunāt, bet ir grūti piezvanīt tagad Amerikas kompāniju. Tu vari tikai pa telefonu tur mēģināt un laucies. Tajā laikā vēl potenciāli varbūt tas būtu bijis iespējams kaut kā, jo viņi vēl nav tas gigants, kas tagad un tā struktūra vēl nav tik liela. Bet es biju 16. gadā aizsūtīts, man Amerikas valdība uzaicināja pārstāvēt Latviju pasaules uzņēmēju samitā Amerikā. Es biju Latvijas izvēlētais cilvēks. Viens cilvēks no katras Eiropas valsts aizsūtīja. Tā bija gada? Man bija 22, varbūt 23, kaut kas tāds. Jāpareiķina, es negribu samalot precīzi. 16 gads, es atceros, kas bija. Un man bija 1 mēnesis Amerikā, kā VIP personai. Man ir bankas karte iedota, man ir telefons iedots, man ir menedžeri. Es braukāju, biju Chrysler headquarterā, kad domā par kādām mašīnām ražos nākušos 10 gadus. Detroitā, Vašingtonā. Es satiku Baracku Obamu. Es pat Joe Bidenu 2 reizes saticis. Bet šādas visādas lietas, un līdz ar to bija jau kaut kādas izprašana, kas notiek, un dēļ tās Amerikas vēstniecības lietas es palūdzu Amerikas vēstniecību
palīdzībai. Viņi man nevar palīdzēt, jo es jau biju ar viņiem jau ne pa draugiem, bet pa draugiem. Un viņi man iepazīstināja ar Godu konsulu, kas ir Kalifornijā, kurš netālu no Teslas tur dzīvojās. Un Godu konsuls pārsvarā viņa mērķis ir šis starpvalstu lietas palīdzēt saorganizēt. Un tad tajā brīdī es rakstīju vēstuli, viņš šo vēstuli oficiāli nodod Mr. Blankenshipam. Blankenshipam noliek uz galda Godu konsuls vēstuli, kur viņam ir jāizlasa, un viņš man oficiāli arī atbild apakaļ. Blankenships man uzraksta vēstuli. Un tādā veidā tā komunikācija notika, un es kļuvu par cilvēku, es esmu iestājies, ka es varētu nopirkt pirmās 3 Teslas uz Eiropu Model S. Viņas jau projektē, viņas vēl nav publiski pārdošanā, viņas tikai prezentē kā koncepta auto, kas šobrīd būs. Un man kā nabadzīgam puikam, kurš nāca pat no šī paša rajona, bez naudas, bez nekā, vajadzēja dabūt no bankām naudu. Un, es gāju uz bankām, man 8 bankas izmet ārā, pateicu, ka es esmu muļķis, es neko dzīvē nezinu. Ja kaut ko tādu kādreiz varētu uztaisīt, tas sen jau būtu uztaisīts, un tā tālāk viss slikti. Bet es ļoti daudz mācījos no tā visa procesa, kā runāt ar bankām, kā tikt uz bankas vadītājiem un tā tālāk. Nu, un tad bija tā, ka es turpināju gadu ar to visu iet, un vienā dienā pie manis pienāca viens cilvēks Nēls Kalniņš no Rīgas, kurš tā kā palīdz attīstīt dažādas pašvaldību lietas ar jaunām inovācijām un vispārējais, un viņš pieslēdzās ar vēlmi, davai kaut ko daram tajā virzienā, bet Teslā mums nesanāks par kaut ko citu. Un tā mēs nonācām līdz riteņiem, elektrodivriņiem. Kādu brīdi un elektrodivriņi, tas galvenais mērķis bija, tā sabiedrība mums ir kaut kā jāizglīto, un kas ir lētākais, vienkāršākais, ko mēs cilvēkam var iedot. Un tajā laikā elektrodivriņš Baltijas valstīs bija tā kā, nezinu, tā kā... Kāds kosmos. Kosmos, reāls, tas ir kā kosmos, ko tiešām paliek. Cilvēki neticēja, ka kaut kas ar bateriju var braukt. Un mēs bijām pirmie, kas nopirkām pirmos 2 vai 3 riteņus, vispirms no Spānijas, pēc tam no Čehijas un tā tālāk. Bet tad mēs sapratām, ka viņus neviens mums nevar remontēt, tad, kad ir kaut kādas problēmas, tur neko nevar tikt galā. Tad mēs braucam pie tiem ražotājiem, izstaigājām tās ražotnes, bet šeit vispār Eiropā neviens neko neražo. Tas viss nāk no kaut kurienes citurienes. Un tā arī sākās caur tiem riteņiem iemācīšanās programmēt, taisīt baterijas, viss tā kā how to. Pats no līdz visu, tu saproti tos basics, jo pa lielam elektrodivriņas kartiņas otrā automašīna, viss ir viens, mainās tikai jaudas, parametri un kaut kādas prasības. Bet jūs sākāt ar velosipēdiem, kā jūs vispār, tas velosipēds nemaksāja 500 eiro? Viņš maksāja dārgāk, bet tas uzdevums, ko mēs sākumā, mēs nopirkām pāris riteņus, sākām nomāt. Jā. Mēs nopirkām, viņi maksāja kaut 1000 kaut kas tajā laikā. Mēs likām nomā. Tas uzdevums bija nomā, cilvēku pabrauc, ritīgi forši, labi dārgi, bet ir cilvēki, kas var atļauties un pērk. Un tas arī diezgan daudz arī notika, ka tie cilvēki sāk pirkt. Un mēs noslēdzām līgumu ar Čehiju, ar vienu piegādātāju no Čehijas, kurš mums piegādās riteņus. Mēs dabūjām tur distribūtoru discounts un vispārējais, normāla distribūcija. Bet, kā es teicu, ļoti ātri aizgājām līdz tam, ka mums jāremontē, mēs netiekam galā, viņam spēri nav, viņi neko nezina. Tāds ļoti tehnisks nianses, kā tu varētu to darīt, viņam nav know-how. Mēs diezgan daudz noņēmāmies ar to, un es vienam partnerim teicu, klausies, es zinu, kur viņas ražo. Kāpiem lidojam, un mēs aizlidojam uz Šanhaju. Aizbraucām, apstīties, satikām cilvēkus vispārējais. Tad tā man arī bija liela pieredze, kuras iemācījos, kā strādāt Ķīnas tirgus, kāda veiktspēja ir Ķīnai. Es biju tās 16 gadus Amerikā, es sapratu, tad es Ķīnu dabūju pagaršot. Un tad sākām aizvien vairāk īrēt, tad mēs sākām arī paši komplektēt, un tad jau mēs sākām arī daudz ko paši taisīt, visādas tur komponentes, elements, visādas lietas. Un tas process tā kā nepārtraukti darbojoties, mēģinot risināt tās biznesa problēmas, lai tu varētu izdzīvot un dabū iemācīties, tā kā visu, jo nav citas opcijas. Un tā arī sākās, un vienu dienu mēs 2,5 gadu nostrādājām ar tiem riteņiem. Problēma liela bija tas, ka tā investētā nauda, kas bija ļoti dārgi kreditēta nauda, ko es tajā laikā jauns čalis nepievēršas finansēm vispār. Es biju vairāk tehniskais cilvēks, kuram ar to visu jādzīvojās. Nevis palīdzēja visām tām lietām, bet tad mēs sapratām, ka tas viss iet ne tajā virzienā, un vai mums vajadzēja piesaistīt ļoti lielas investīcijas, arī pie kā mēs strādājam, tehniski potenciāli varējām dabūt. Bet tas, kas tajā laikā notika, man bija sanācis nedaudz vienā pasākumā Liepājā Rallija Kurzemē prezentēt riteņus. Tur bija sarunas ar Latvijas Automobiļu federācijas Rallija komisijas direktoru vai kāds Jānim Krastiņam ir oficiālais titls, negrib samalot. Un tur visādas diskusijas man iepazīstināja tāds Kaspars Bucis ar viņu par visādām lietām. Un mēs runājam, un es viņam saku, ka es varu uztaisīt tā kā ekvivalentu elektrokartiņu iešģidzēju un būt
tikpat ātrs vai ātrāks nekā pārējie. Šeit, kad visticamāk tas nav iespējams, jo atkal, ja kāds varētu, tad to kāds jau būtu izdarījis. Bet Jānis bija tas, kurš ieguldīja vienu dienu. Tas storijas bija tāds, ka mēs 2,5 gadus nostrādājam. Ir ziema, augsts, garažiņā, nosaluši. Es saprotu, ka ritiņiem baigais turpinājums nebūs, ja mēs tur miljonu nedabonam, mēs pārspīlēju varbūt. Un es paņemu telefonu, zvanu Jānim. Tā, Jāni, mēs šodien sākam būvēt kartingu. Tu zini, kā ir bez mums, bet tu nezini, kā ar mums. Un ar mums ir 10,000. Tu esi gatavs tā kā investēt un sākt startēt. Un burtiski Jānis bija pirmais investors, kas investēja gan 10,000 eiro, lai mēs sāktu to darīt. Un tajā brīdī tehniski apsolījos Jānim, ka vienu dienu mēs uztaisīsim pasaulē ātrāko sacīkšu ātrā kartingu. Jā, jo man tieši tas bija mans nākamais jautājums. Tad, kad tu sāki ar kartingiem, tev bija cik gadi? Ar ko 24, 25. 24, 25. Tad tu pirms tam vēl bija aizbraucis uz Ķīnu, ja? Jā. Kā tev vispār, tur reāli aizbraucis zaļš gurķis? Jā. No sērijas, apmēram zaļš gurķis. Kā tev tajā galā vispār ņēma pa pilnu, ka tu esi gatavs attīstīt Centrāla Eiropā tādu nišu? Zini, ka mēs tā kā neaizbraucām, ka es tagad tur Ķīnā prezentēju, ka es uztaisīšu kaut ko baigo kosmosu. Mēs Ķīnā aizbraucām uz izstādī un vairāk mēģinām saprast, kas vispār notiek Ķīnā un ar ko tur jāstrādā. Līdz ar to mēs baigi neprezentējam, ko mēs darīsim. Mēs vairāk stāstījām, ko mēs meklējam, kas mums pietrūkst. Un tādā veidā īsti jau tie ķīnieši, mums tas bija reāli laba mācīšanās, bet pirmā reize aizbraucot tajā laikā uz Ķīnu un esot, es jūtos tā kā superstārs, jo man bija nepārspīlēt vismaz 11 reizes dienā jānofočējās ar cilvēkiem. No Eiropas es atbraucu. Jā, un tā kā tu vairāk tur jūties tāds, kaut kādu savu piedzīvojumu. Un tieši arī bija jautājums par to, kas noticēja, tāpēc, ka tas bija 16 gads, tad jau tās elektroautomašīnas bija. Ļoti daudz lietas jau, man liekas, skūteri nebija vēl uz akumulatoriem. Vai bija? Es teiktu, nezinu, bet katrā ziņā tas bija tas pats, tas akumulātora izaugsmes sākums, tāds nopietns. Jā. Un kur tu reāli atradi tādus līdzīgi domājošus, kas saprata, ka te ir bizness? Kā tas tev vispār bija? Īstenībā jau sākumā baigi līdzīgi domājuši īsti nebija, kas sākumā man palīdzēja. Tur te paši brāļi, draugi, Jānis Lakstīgala, tur Kauls Laksdiņš un vēl daudz citi cilvēki, kas vienkārši tu kā pazīsti, viņi, ir tēma, lieta, tu pabrauc to riteni, saprot kaut kādas lietas, cilvēki vienkārši pieslēdzās, ir gatavi. Viņi varbūt, tajā laikā arī tev grūti pateikt, ka es varētu pateikt, mēs tā kā būsim Džeka Amerikā un taisīsim čempionātu. Tu saproti, ka tur potenciāls ir, bet tu neredzi vēl tādas apvēršanas. No finanšu puses, labi, Jānis iestartējās, tad mēs visu to riteņu lietu dabījām tur reformēt, un tur arī veselu miljonu stāstu, ko tur var izcināt riteņu piedzīvojumās. Un tad, kad mēs uztaisījām to pirmo prototipu un sākām bišķiņu tur kustēties un sākt braukt, un tur arī bija ļoti grūti laiki, kā to visu uztaisīt, tad cilvēki bija no malas, kas redzēja, ka ir reāls gadžets. Viņš iet, tu dabū to kaifu izbraucot, un tad sāk prezentēt cilvēkiem, kuriem naudas. Un viens no cilvēkiem, kas pieslēdzās, kurš teica, šajā tiešām reāli varētu būt bizness, bija Ģirds Cēlājs Liepājā, kurš ieraudzīja, saprata, un mums bija tur diezgan liels kaulēšanās, kāds viss varētu notikt, bet viņš bija pirmais tāds proper investors, es varu teikt, kurš mums deva zinām daudzumu resursus, lai mēs vispār varētu eksistēt un tālāk kaut ko attīstīt. Jā, man liekas, tajā brīdī, kad jūs attīstījāties, tad tā ticība ir viena, infrastruktūra nav. Nekā nav. Tev infrastruktūra nav. Tā izpratne vēl joprojām ir vēl tā stigma par to, ka tikai iekšzemes dzinēji, tur ir lieta. Un man liekas, ka kādos pēdējos 3-4 gados tāda ticība elektromašīnām ir nopietnāka. Un man ir interesanti saprast, kāds bija tas moments, kad tu kaut ko sāc darīt, un kurā brīdī tu pats saproti to, ka šitas ir, šitā ir nākotne. Man pašam bija ļoti vienkārši, tad, kad es sāku visu mājās darīt, pamet visus tos darbus un veicu tos aprēķinus. Es taisīju visādas, es retināju, taisīju no cietes un glicerīnu, taisīju bioplasmas, ko var ieoperēt kā šīnas cilvēkiem ar veltes tupurainas patenta paraugu un visādām citām lietām. Man bija ļoti daudz biznesa mapes risinājumu, es biju aprēķinājis. Un es vienmēr esmu bijis cilvēks, kuram patīk matemātiski pierādīt tās lietas sev, ka tur apakšā.
Un kā mākslinieks es vienmēr uztaisīju ļoti ar infografikiem, ar detaļām uz 10 lapām ļoti precīzi biznesa modeli, kāds funkcionē. Man bija ļoti daudz modeļu, kurus varēja iet visādos nišās, tur lauksaimniecībā, biotehnoloģijās un visur citur. Tā principā bija jau plāns A, B, C, D. Tā kā man draugi pie maniem kādreiz atnāca ciemos, viņi saka, Artī, iesaka, ko man dzīvē darīt. Un es vienmēr saku, redz, tu lielu čupa mapēm, izvēlēs, kur biznesu gribi. A līdz Z. Jā, tā kā, jautājums, vai tas gatavs darīt. Nav problēmas ar idejām un tehnoloģijām un vispārējais. Bet elektrotehnoloģijas pa lielam sapratu, ka vienkārši tā ir matemātiski nākotne. Nav runa par to, vai man tur patīk, vai es tur kaut ko lobēju. Tur ir vienkārši matemātisks pamatojums. Un tajā laikā nebija pilna cikla izpratne par to, kas ir baterija, kā viņi ietekmē atjaunojamās enerģijas resursus, kā viņi ietekmē visu globālo tīklu, kā viņi ietekmē elektromobilitāti, kā šī baterija var iziet 10, 20 gadu ciklu, pēc tam tikt pārstrādāta tajos pašos resursos un to ciklu veikt vēlreiz, kā notiek enerģija. Cilvēki to nebija tādā pilnā, un es to visu biju uzbūvējis. Un tad es sapratu, ka wow, un tas bija man tā motivācija, kad Latvijai bija potenciāls kļūt par, līdzīgi kā šobrīd Norvēģija mēģina iet, par 100% neatkarīgu enerģijas valstī, transportā un visādās citās segmentos. Bet mums vienkārši nav politiskās gribas, un tajā laikā tas bija tas, ko es stāstu, izklausījās, tā kā, es nezinu, tiešām runāt par kosmosu. Un viss tās lietas, kad es pirmās reizes arī prezentēju, atceros, man Uldis Sasks un Gunārs Anciņš uzaicināja Liepājā domē, viņi sarganāja lielo zāli, kur man varēja prezentēt tur Latvenergo bankām, tur bija cilvēki, man liekas, pat arī no TETA un vēl uz kaut kur lieli cilvēki saicināt, kuriem visu šito jāredz un jāsaprot. Viņi pateica, ka es esmu tautas valodā loks, un tas nekad nenotiks, tās visas lielas muļķības, un tas puišaus vienkārši stāsts dzīves brīnums, un šobrīd mēs esam tur, kur esam. Un šobrīd tie cilvēki, kas tev neticēja, kas tev met malā, bet es pieļauju, šobrīd viņi iepriekš bija cilvēki, kas tev neticēja, met tā kā pāri, un kā ir šobrīd? Viens no cilvēkiem, kurš man bankā pateica, ka es esmu muļķis, un tas nekad nenotiks, un ja kaut ko tādu varētu uztaisīt, sen jau būtu. Pirms gada man zvanīja un prasīja, kādu automašīnu man labāk pirkt. Un tad viņam ir automašīna, un viņš saka, labākā izvēle, kāpēc to neizdarīja ātrāk. Bet tajā laikā viņš varēja nofinansēt pirmās 3 mašīnas Eiropā un palīdzēt Liepāju padarīt par pirmo pilsētu Eiropā ar taksometriem. Tad jau bija sapratni, ka būs. Matemātiski, tīri matemātiski. Tam vispār nebija nekāda sakara ar to, ka es tur gribētu, tur karot pret iekšdedz. Viss fajn pret iekšdedz, bet ja tev ir kaut kas efektīvāks uz galda, viss. Kā vispār tev bija tā sajūta par to, tad, kad tu saprati, ka tavs produkts, tā kā mēs vispār kaut ko sākam pārstrādāt, kaut ko uzņēmējdarbību, tad, pirmais domā lokāla Latvija. Tur runāja par Liepāju, un kurā brīdī tu saprati, ka tavs produkts, to, ko tu vari radīt, reāli tas ar Latviju neaprobežosies, tas aizies pasaulē. Un kā tev pašam bija tā sajūta, ka šis būs pasaules produkts? Īstenībā tur varbūt kaut kādā veidā man jāpasakās vienam no pirmiem investoriem, kas bija Dirts, kurš pieslēdzās. Viņš jau darbojās globālā biznesā pasaulē. Viņš diezgan daudz jau pušoja domāt tā kā ārpus tām kategorijām. Teiksim tā, viņš tiešām māk no tevis izspiest maksimumu. Un pirmā lieta, ko viņš mums pateica, pirmkārt, ka mēs no Liepājas sev devai uztaisot Rīgā kādā tirdzniecības veikalā kartodromu, tad mēs uztaisījām Rīga plazā, mums bija uz veselu gadu. Tā bija jau pirmā pieredze, ko nozīmē man doties uz Rīgu, runāt ar visiem tirdzniecības veikaliem, mēģināt izkaulēties, dabūt vietu 1000 kvadrātmetrus, tad to visu uzbūvēt, nomenedžēt, radīt. Tā kā tev jāuzbūvēt dzīvē, neesi uztaisījis vēl vairāk par vienu kartingu, bet tev nākušā lieta jāuztais kartodroms tirdzniecības veikalā ar produktu, kur tu nekad neesi nokopējis pat vienu reizi. Un tavs pirmais ir, ja inženieri apstītos to, tāds Andris Dambs apstītos, viņš teikt, Arti, briesmīgi. Un tā arī tas sākās, un pēc tam tad jau bija tas uzdevums sev, vai braucat rādīt arī ārzemniekiem. Braucām uz Lietuvu, sākām rādīt Lietuvā un tālāk. Un tas spiediens jau tev tiek izdarīts, jo investori investē un viņi jau kaut ko grib dabūt, un tu esi visu laiku tādā nepārtrauktā dzīšanas modelī, kur meklē vēl, ej tālāk, un tev nav atkāpšanās variantu. Bet viss lielākais sākās, kad mēs uztaisījām vienu hali, te Rīga plaza, pēc tam uztaisījām Liepājā hali, pēc tam Rīga plaza pārpirku uztaisījām Bērnu pasaulē, un pie mums vienu dienu pienāca Dainers Denbergs, Mārtiņa Saska, onkuls, laikam sanāk, Mārtiņš mums bija Liepājā Kartiņa halē skoliņas vadītājs, mācīja bērniem.
Un viņš saka, klausies, vai jūs varat uztaisīt arī sportu tā normāli, jo tad mēs tur vairāk to nomu koncentrējāmies. Un, vai varat uztaisīt čempionātus? Es saku, jā, ja pietiekami līdzekļi ir, kāpēc ne? Un tajā reizē bija tā, kad mums praktiski bija Rotax, kas ir liela pasaules kompānija, būvē visu kaut ko sniega močus, laivas, lidmašīnu motorus, kartingi, viens no pasaules lielākiem čempionātiem. Paziņoja, ka tajā gadā viņi prezentēs pirmo nacionālo elektrokartingu čempionātu Vācijā. Viņi ir ieguldījuši 1,2 miljonus, izstrādājuši jaunu tehnoloģiju kartingiem vispārējais. Tad mums atnāk LMT Auto akadēmija ar visām tām lietām. Mums ir 36,000, mums ir bišķi vairāk par 30 dienām. Man liekas, bišķi vairāk par 30 dienām. Un mums ir jāpalaiž uz Latvijas pirmo posmu tajā gadā, un viss ir jāuztais. Un, ja nē, tad mēs neesam pirmie. Un, ja mēs to izdarām, mēs esam pirmie pasaulē. Un tagad tu esi uztaisījis varbūt kādas 11 kartiņas savā dzīvē, nomai, un tagad tu jāuztais sports, un tu vispār neesi tā īsti sportā bijis. Es nevienreiz nebija kartiņu gonkās bijis. Man pat īsti nav nojausmas, ko tas nozīmē. Un tā arī bija. Budžets tev ir vismaz 5 reizes pa maz. Laiks vispār tā kā ir minusā, nezinu, kvadrāts sakni, tur viss slikti. Un tā arī mēs, protams, kārtā reizi apsolījāmies. Atceros, kā mēs birojā uz vietas turpat lodējām baterijas. Es savu kolēģiem vairākas reizes teicu, iziet viss ārā, jo šits aizdegsies, šits nodegs ātrāk nekā kāds mums paspēs izskriet. Tas viss bija ļoti, ļoti crazy. Un pirmos unitus, kas mums jāuzliek, ir uz šasijām. Mēs burtiski piegādājām 2 stundas pirms jāsāk braukt un testēt un braukt trasē. Un viņi izbrauc un miljonas problēmas. Un tā kā viss slikti. Bet ar visām tām sāpēm mēs savācāmies, izdarījām labāko, ko varam. Uztaisījām Latviju par pirmo valsti pasaulē nacionālo elektrokartingu čempionātu 2018. gada. Pirmais maijs tas bija, jā. Un kopš tā brīža tā kā baigi daudz nerakstīja pasaulē. Bija tāds diezgan klusums. Bet cilvēki bija piefiksējuši, ka latvieši tur izdarījuši nav viņa ātrākā klase. Mēs bijām bišķiņ ātrāk pa labu bērnu klasi. Tur brauc juniori, bet un tad visi gaidīja, ko izdarīs Rotax, jo tur tāds budžets, tur 2 vai 3 gadi strādājuši, tur nereāli kosmos. Un paiet 14 dienas, viņam bija, man liekas, 14. vai 16. maijs, un Rotax izbrauc 22 kartingi. Daļa pat neizbrauc uz startlīnijas, jau tur sāk kūpēt un smirdēt pēc degšanas. Un finišēja 1 vai 2 no 22 vai 24. Tā kā vispār vienkārši viens pēc otru šatojās, noslēdzās un palika malā un pat vairs neturpināja braukt. Un viss slikti. Un kopš tā tad ļoti daudz mēdīju pasaulē sāka rakstīt Bluša Kreis, tomēr uztaisīja pirmo proper nacionālo čempionātu. Viņi bija pirmie, neviens pat nezināja apakšā visu, kā mums tur bija jāiziet cauri un cik tas bija slikti. Neskatoties jau par to, ka Latvijā viss sauc par pilnīgi kuku, te kartiņu čempionātu ietvarā tur cilvēki, es biju tā kā vissliktākais cilvēks, kas var būt. Tā kā ļaunais, tur jocīgais, slimais. Tas tas, kas sačakarē vispār autosportu. Visu tur čakarē. Bija tikai pozitīvi cilvēki pret manīm, ko es ritīgi novērtēju. Bija ļoti Aigars Zviedrs, kas vēlāk arī pievienojas un veic diezgan lielas investīcijas. Un šobrīd ir jau ilgs gads partners un mēs kopā braucam Ameriku taisīt un esam izkapājuši daudz lietas. Ēriks Gasparovičs pieslēdzās no Jelgavas, kā vislielāko pieredzi pateicoties Ērikam, tiešām tika izdzīti cauri visi tie tehniskie noteikumi. Viņš bija tas, kurš kartinga valdē tur sakārtoja visas lietas un bija proaktīvs. Varbūt bija arī daļa cilvēku, kas bija tādi bišķi neitrāli un tā kā, bija arī cilvēki, kas palīdz, teiksim tā, viņi tā kā nesaprot tev. Viss slikti, bet, labi, zin kā, jauns puika tur ņemās, nevajag jau nogalināt uzreiz. Bet bija arī, kas tev galinos, iešauja tā kā ļoti traki. Nebija kaut kāds apzināts, kaut kāds bojāšanas, lai tas viss izgāžās vai kaut kas tam līdzīgs, kur tu jūti no malas, kad reāli, lai tas neaiziet tālāk. Bija lietas, varbūt ne tik daudz, lai neaiziet tālāk, bet, pirmkārt jau sports vispār ir tāda, ir viena tāda, kas cīnās ar sevi un mēģina būt uzvarētāji, bet ir tādi, kas labāk iebakstīs kaut kur un kaut ko citu pavainos un lai kādam neizdodas. Tās tādas sporta sadaļas, bija ar daudz ko jācīnās. Traki, jā. Ja mēs pastamies to posmu no 16. gada līdz šodienai, cik daudz ir bijuši tādi reāli lūzuma punkti, kad domā, ka viss ir bijuši tādi vispār? Man ir tiešām bijuši ļoti daudz reizes, kur es tā kā saku, šis ir iespējams pēdējā lieta dzīvē, ko es izdaru. Ļoti iespējams, ka šī ir pēdējā lieta fiziski. Tu
līnes izdarījis, ka iespējams tu vienkārši fiziski ķermenis neizturēs, prāts neizturēs. Daudz reizes tāds bijuši, ļoti daudz. Man liekas, ja tu gribi sisties pasaulē, man liekas, ar to ir jāsaskarās. Ja tu nevis tādu lokālu produktu, bet aiziet ar kaut ko tādu, ar ko iekarot pasauli. Ir jāsaprot, labi, viens, ka tu uztaisi varbūt kafejnīcu blakus uz ielas, un jūs tur kā divi cilvēki, varbūt viens ar otru tur strīdaties, pie kura tad nopirks to pīrādziņu vai zupu, bet tie jums tur būs tādi kašķi, kur tur, labi, varbūt arī tur traki, bet tad, kad it kā tā lielā būvēšana notiek tā, tad, kad tu esi mazs, līdzīgi tā kā ar bērniem. Tad, kad esi mazs, viss tev tur pājā, forši, pasties kāds bērniņš. Ja tu savāri sūdzes, tur sanāk, ka tu jau vēl daudz ko nezini, tur. Un tad tu sāc augt, un tad tu esi kaut kāds tā kā pusaudzis, kur tev jau tā kā sāk parādīties kaut kāda muskuļa, tev jau liekas, ka tev kaut kāds saprāts, tev sāk parādīties kaut kāda ambīcija. Tad no vienas puses tev, cik saka, vajadzētu tev atzināt, bet otrs, tā, kad tu izdara kaut kāds blēņas, un tu tev arī sit pa muguru. Jā, un tev arī iesnājās no x 14 plus gadiem iesnājās līgala atbildības par visu kaut ko. Tā, kad sasniedz kaut kādu levelu, tev arī visas instances ir tiesīgas sist, un instances tev labprātīgi sitīs tajā brīdī, tāpēc, ka tad tu esi visvairāk ietekmējams un vismazāk aizsargāts, jo tu īsti nevari, piemēram, uzņēmuma gadījumā, ka tu esi tādā super mazā kategorijā, tev nav jurists departaments, tev iespējams nav superlabākie grāmatveži, tev nav finansisti visticamāk vispār, un tu esi ļoti, ļoti ievainojams un naivs, un par to tev daudz. Tās periods tev ir jāizdzīvo, tad tu izaudz, nezinu, cik tu grūtos apstākļos dzīvojas, 18, 20, cik gados tad tu izaudz, un tad tu jau esi tāds tā kā pilntiesīgi dzīves sists, nostājies kaut kādā vietā, un neviens tev vairs tā pati īsti baigi nenāks sist, tāpēc, ka saprot, ka, viņš piecelsies ies dzīvot, bet, ja tev sanāk lieli fighti, tad ir lieli fighti. Kā, tiem visiem jāiet cauri, tā arī uzņēmēja darbībā tur ir bijis, sits kā uz vēl paraušanu. Pieņemsim, tagad iedomājamies, scenāri ir cilvēks X, kas izdomājis ir produktu vai pakalpojumu Y. Viņš grib izsisties pasaulē, bet varbūt tu uzreiz var pastāstīt, ar ko viņam apmēram, kas bija tie tavējie, tie lūzuma punkti, kur tu saprati, ka ir grūti, ar kuriem tu vari padalīties, pieņemsim, iedrošinot citus. Attiecīgi tādā stāstā, ka, piemēram, cits tur grib paredzēt kaut kādas lietas, grib izdarīt, bet tu vari no savas pieredzes pateikt, ka gatavojies to, ka tu celsies 6, iesgulēs 4. Gatavojies to, ka tu aizmirsti par draugiem nedēļas nogalēs, aizmirsti par svētkiem, darbs, kaut kādu noteiktu periodu. Varbūt tu vari padalītos no savas pieredzes pa tādiem, es negribētu teikt drūmākajiem mirkļiem, bet tādiem grūtākajiem mirkļiem, ko ne ar prieku tu atceries, bet šajā brīdī tu saproti to, ka, lai būtu tas, kas ir tagad, tam bija jāiziet cauri. Tu pat nav tā, ka ar prieku vairs neatceries, tu pat patiesībā, katra tā lieta tev tā kā rītīgi izaudzina. Tā kā man ir pilnīgi pārliecība, ja tu gribi izaugt spēcīgi, tev jātrenējās, tev ir jāplēš savu muskulī, fiziski, mentāli, visādi citādi. Keisi, piemēram, lai saprastu, 2018. gads mums nav finansējums praktiski labi ģirts, mums tur deva x tūkstošus mēnesī, ko mēs tur dzīvām, bet tajā brīdī mums finansējums apstājies, mums partneri neko nevar iedot, mums jāuzreizo investīcijas, mums kontā nav pat tik daudz, lai es aizbrauktu uz Igauniju un noslēgtu līgumu, lai vispār varētu reizot. Man ir centi, tā kā man pat nav eiro, man ir centi, bet tu dodies uz Igauniju, tu nezini, vai tu vispār tiksi pie tās investīcijas, vai vispār kaut ko iegūsi, un tu uzdod jautājumu, kādas ir citas opcijas. Un tu saproti, ka iespējams tev varbūt nākties no Tallinas ar kājām nākt mājās, iespējams, ka tev var nākties gulēt parkā uz soliņā, bet tu aizbrauc, un tu sev saki, es šeit atbraucu iegūt. Nav svarīgi, ko tas prasa. Un tu ej ārā ar tādu tā kā izsalkumu, atdevi, enerģiju, un tas trakākais, ko cilvēki daudz nesaprot, tu tiek var teikt, man ir viss slikti, man ir pēdējā centi, es nomiršu, kurš gribētu investēt cilvēkā, kurš stāv uz ielas, raud un saka, vajag palīdzēt. Tev jābūt pozitīvam, tev jāsaka, es to izdarīšu, mēs pacelsim, mēs strādāsim, lai kods prasītu, mums ir tāds track records, mēs esam izdarījuši to un to, novērtējiet un palīdzat kopā būvēt, es esmu gatavs iet, bet tajā pašā brīdī tu vēl vakar
burtiski varēja gulēt parkā uz soliņu un nezinu, kā tu izdarīsi. Un tad tu izkarojies to dienu, ir vēls vakars, un tu paraksti dokumentus, un tev uzsit enteru, un tu zini, ka rītā tev būs nauda. Un tu vari zvanīt, nezinu, turpat tās mājās brālim vai nākam prasīt. Tās ir daudzas lietas, kam jāiziet cauri. Jā, es vienkārši to arī tagad spēju iedomāt. Es nespēju iedomāties, es neesmu tajā situācijā bijis, bet man liekas, ka tie ir tādi stāsti, ar ko, man liekas, vajag padalīties, jo nereti citiem ir, it īpaši jauniem cilvēkiem, kas tikai iesāk atcerās to, ka, es atcerās, bet iedomājos to, ka uzņēmējdarbība, tas tur tāda cukurvāte ir, tur izrakstīšu rēķinu samaksās un būs viss kārtībā. Parunājam vispār par uzņēmumu sākumu, par pirmiem darbiniekiem. Kā tev vispār bija ar to atbildību, ka tu tagad ņemsi pirmos darbiniekus, tu nezini, kas būs, kā būs, un tu esi atbildīgs par viņu ģimenēm? Zini kā, nav jau, gandrīz jau, labi, ne gandrīz vienmēr, ja tu tā kā taisi jau 3., 4., 5. reizi uzņēmēju darbību, uzņēmumu, tu jau zini daudz lietas, bet pirmais jau, ko tu sāc ap draugiem riņķī. Tev tas, kas tev ir, nav tā, ka tu, ja es tagad sāktu, nezinu, startupu, šobrīd varbūt uzreiz jau iet pie headhunting meitenēm, tur prasīt, lai man tādas speciālistus atlasā un man vajag tādas kritērijas. Pirmais te ir pie druškām, bračkām. Zini, cik daudz mums ir bijuši projekti, kur es zvanu brāļiem, man ir daudz brāļu. Māsa, zvanu un saku, braucat palīgā, man pēc 4 dienām jāatver halle, ja jūs man nepalīdzēsiet, tā halle nekad neatversies, un ja neatversies, viss slikti ir. Un tāpēc mēs bieži vien kā bračkas esam kā specvienība, kur var savāties kopā, mums pat nevajag vienam otram diši stāstīt, kas ir jādara. Mēs varam ienākt, garažā, es pateiktu, pēc 3 dienām ir jābūt kartingiem Rīgā. Ok, un viens jau zina, kurš metinās, kurš locīs, kurš krāsos, katram ir savas stiprās puses. Tā darbinieka atlas nav bijusi tāda, kā mēs to iztēlojamies proper kompānijā. Viņi ir tur ar visiem kaulēs, kā arī par tām pašām maksāšanām. Tu tā kā solīda vai es tev samaksāšu, bet tu esi atkarīgs no tā, vai tev partneris var iedot to brīdi naudu. Partneriem arī nevienmēr viss ir gludi. Tu soli kaut kāds rezultāts pretīm un tu taisi absolūti daudzām lietām, kur nav skaidrība, kāds rezultāts būs. Tā kā, ar to viss ir jāiet cauri, un cilvēki tajā laikā nav noslēpums. Ir bijuši, kas ir apvainojušies, ir bijuši, kas nesaprot, un mēs ar brāļiem miljonus reizes esam diskutējuši, un tā arī, kad saka, ir jābaro ģimenes un viss pārējais. Bet kaut kādā veidā tas ir, tā labā vai sliktā lieta, es jau 10 gadus, vai cik grūti ir bijis, es jau turpinu strādāt tiem pašiem cilvēkiem kādā veidā, arī tie paši biznesa partneri, kas palīdz. Un acīm redzot to laiku, izpelnies to, kad viņi saprot, tu tā kā turpini iet, labi ir grūti, bet viņš nemirst, un viņš atrod veids, kā turpināt sakārtot tās lietas, varbūt dažreiz vēlāk, varbūt ne tā, kā mēs sākumā runājām, bet viņš ar viņām tiek galā. Un tas, man liekas, arī sākumā ir ļoti svarīgi, ka cilvēki, tie, kas pieslēdzās, ka viņi redz, ka tu iesi, ka tu darīsi, pat ja šobrīd nebija, risinām kā varam, braucam, ejam, daram. Tādā formātā, kā mums tas gājas, tāds tā kā super startup, man liekas, fight ziņā ar zero money, es teikšu, nav bijis gluži zero, bet pret to, kas mums bija jāsasniedz. Pret to izējas punktu. Izējas punktu un tā ambīcija un tehnoloģija, lai saprastu, izstrādāt šādu tehnoloģiju citām kompānijām, piemēram, tā, ka mēs prasījām ārā, mums tajā laikā mazākais piedāvājums bija par viena kartinga power unit sistēmas, visi 650,000 eiro. Man 8 gadu laikā kopā nebija tik daudz investīcijas. Tā kā, lai saprastu to scale, un tas nozīmē, ka tas viss kaut kā ir jāuzbūvē pret to, ko standartā vienkārši normālā gadījumā tāda Amerikā uzreizotu 2 miljonus. Viņi 600,000 iedod tur, 300,000 marketingam, 1 miljons paliktu tur backup visādiem operationiem un skailošanām. Tā kā būvniecībā mehānismu sadaļa, kas ir visā kaut kam. Jā, un viņi tā arī dzīvot, bet mums viss jāsāk no otrā gala, un tāpēc mēs visu laiku esam tā kā finansiāli bijuši spiesti ķert to asti. Un patiesībā tikai tagad pēc Amerikas, pēc daudzām reformām mēs esam tajā pozīcijā, ka mēs praktiski menedžējam mēnešus ar kādiem budžetiem, plāniem. Arī tāpatās nobīdās ražošanas lietās nav tā, ka visi jau tā kā pa līniju tur var iekrist 2 lielu projektu un tu nezinu, kā ar viņiem tik galā, un varbūt mēnesi, ka tev projekts nav iekritis.
nezinu, kur tu, lai tos cilvēks izbāz. Bet tas ir ražošanas nianses, bet tam visam sākumā ir jāiziet cauri. Un tas ir nereāls hardcore, un man brāļi ir teikuši, ka Darti, mēs absolūti nesaprotam, ko tu dari, kāpēc tu to dari. Bet, mēs esam brāļi, mēs tev palīdzēsim. Man vecāki kādus 8 gadus nesaprata, un viņas laiku teica, tu visu laiku plēsies, tev vispār nekā nav, tu esi pliks un nabaks, un visu laiku ņemies. Tagad pēdējos 2-3 gadus viņi redz, ka tu braukā pa visu pasauli, tu dari. Tāpat nav tā, ka man būtu kontā miljons, bet, bet tas rezultāts vai value, kas ir radīts, un tas operations ir citā skēlā. Tagad viņi pēc 10 gadiem saprot, un tas, ko es viņam mēģinu stāstīt. Es jau 10 gadus apkārt sapratu, ka tas potenciāls tur ir, tas, ko es sev apsolīju. Un tā lielā lieta, ko es daudziem ieteiktu, un kas man bija, es sev apsolīju šos 10 gadus tam veltīt, un es sev uzdevu jautājumu, vai elektromobilitāte būs, vai es esmu izvēlējies kartingu nišu, vai elektrokartings būs nākotne. Es esmu tagad validējis uz 1000 cilvēku, sāku braucu uz Charles Leclerc, braucu uz Arturs Leclerc, Sebastians Loibs un NASCAR driveri un mūsu paši Mārtiņš Sesks, Valters, Šlēgelmils un viss var nosaukt. Viņi visi pateikuši labākais, ar ko viņi braukuši. Un tu saproti, tas rītā būs. Un tev ir viens jautājums, kurš to aizdīs līdz pasaulē? Tu, ja ne tu, tad kāds cits. Neviens jau neteica, ka tas būs viegli, bet ir jautājums, kurš. Un tas ir tas, kas, manuprāt, tajā biznesā ir jāatrod. Tev ir jāpasaka. Nav svarīgi, cik grūti, nav svarīgi, ko tas man maksās, nav svarīgi. Tev būs jāupurē. Daudz saka, bet es gribu arī sev brīvo laiku. Tad dzīvo brīvā laikā un aizmirst par biznesu. Bet es gribu arī ģimenei veltīt. Respekt ģimenei, tiem, kam ir, man ir brāļiem ģimenes vispārējais respekt, bet ja tu gribi šādu lietu pret pasaules uzskatiem aizvest, tu tikai jaunu reliģiju būvē un jāiziet cauri. Tev nebūs laikam. Tev būs tikai vienai lietai. Un tā ir maksa, kas ir jāsamaksā. Tev ir jāapsolās un sev jāuzdod jautājums, vai tu esi īstais cilvēks, kurš to gatavs aizvest. Un ja tu sev tā pasaki, tad patiesībā tas, ko es teicu, tu ej ar tādu, ka ir bijušas reizes, ka tu esi gatavs iet bojā, tā ir, tiešām to var salīdzināt tā, tādu reliģijas sludināšanu. Tu sevi esi ielicis tādā mindsetā, ka tu esi cilvēks, kas to aizdīs līdz otrai pasaulē vai radīs to jauno pasauli. Un viss, un tu esi praktiski nemirstīgs. Tev vajadzētu tā kā nomirt daudz reizes, bet tu nenomirsti, jo tev ir jāizdzīvo gan finansiāli, gan mentāli, gan fiziski un visā citādi. Tāpēc nākamajā dienā tev ir jāpamostās un jādara. Jā. Tu zini, ka tev tas ir jādara. Vai tu to spēs darīt, es nezinu, bet no sērijas. Es nezinu, vai es tā pamodīšos, bet man tas ir katrā ziņā jāizdara. Man ir daudz bildes un video, kuras nofilmēju savās šitajās kritiskajās situācijās. Jā. Es viņus nepubliskoju, bet kādreiz saglabāju, varbūt kādreiz kāds gribēs pēc 10-20 gadiem apstīties, bet, piemēram, ir ļoti, ļoti bieži, ka tu no rīta stāvi dušā, tev tek pa deguna asins, tu ir bieži reiz arī, kad es atslēdzos, bet tu sev uzdod jautājumu, kurš cits to izdarīs, ja ne tu? Un viss, un tu vienkārši celies un ej. Un nav svarīgi, ko tas prasa, tu vienkārši celies un ej. Sapranos, un beigu galā, ja mēs tā saprotam, es zinu, kāda tev ir ražotne. Un, ja es tev tagad pajautāšu, varbūt nosauc, uz kurām pasaules valstīm tu esi saražojis kartingus, kam tu esi notirgojis. Un, respektīvi uz to jautājumu atbild. Un tad man būs nākamais jautājums. Mēs vairāk kā 40 valstīm jau piegādājām. Tagad pagājušajā nedēļā piekdienu aizsūtījām uz Austrāliju konteinerus, kas būs nākamā gada čempionātām. Ir uz tādām valstīm. Havaji tikko kolēģi tagad ir kartingi, kas ir Amerika, bet tā kā okeānā vidū nekurienē. Jā. Sala, kuras starp salām jābraukā ar lidmašīnīti vai laiviņu. Japānā ir labs čempionāts, kur viens no lielākajām Japānas racing komandām to organizē. Monako, Katara, Saudarābija, Brazīlijā. Reāli valstis, kur ir nauda daudz un tehnoloģijas ir, manuprāt, augstākas nekā Latvijā. Jā. Bet tu viņiem piegādā tos produktus. Jā.
mēs arī viņus apmācām, kāds viss notiksies. Mēs izstrādājam tehniskos noteikumus, mēs apmācām ugunsdzēsējus, mēs apmācām, mūsu cilvēki ir apmācījuši Hondas un Toyotas inženierus, kā strādāt ar mūsu kartingiem. Un šobrīd arī par tām pašām baterijām, ko stāsta par lidmašīnām, kur amerikāņi pasūta mums, kur mēs izstrādājam. Tā kā nav tā, ka Amerikā nebūtu inženieri un zināšanas, bet es nonācu tajā brīdī, kad tev cilvēki no visas pasaules zvana. Tā kā visaugstākie vārdi autosportā, ko tu vari iztēloties, tā kā pasties uz pirmo formuli, apsties uz sponsoriem vai tehnoloģiju piegādātājiem vai formuļu nosaukumiem, un daļa no šiem vārdiem zvana mums, lai mēs palīdzam uztaisīt. Tieši šos akumulātoru sistēmas, tās visas? Jebko, čempionātus, kartingus, baterijas ir tādi projekti, kur, mēs pat vēl nespējam iztēloties. Ja mums pirms 3 gadiem, pirms ChatGPT parādījās par AI, mēs tā kā nespējam iztēloties, tad daudzi kartingu projekti ir līdzīgi projekti, kas tiek ar pasaules lielākajiem brandiem risināti. Un ļoti iespējams pat jau nākošais gadu jau pirmie sāks parādīties pasaulē, ko mēs palīdzam darīt. Kartings ir tā kā pamatlieta, ko jūs darat, vai ir vēl kaut kādas papildus lietas, ko jūs darat ar baterijām, ar kaut kādiem citiem risinājumiem, vēl ko jūs tā kā outsourcojat, vai nevis outsourcojat, bet iedotat savu to knowledge? Jā, pārsvarā dēļ tā, ka mēs esam baigi sēdējuši. Tas viens bija no uzstādījumiem akumulēt ļoti daudz know-how tajā procesā. Jā. Tur arī liela daļa tās investīcijas gāja, un tas ir tas, ko mēs šobrīd darām. Mēs daudzām kompānijām atrisinām ļoti sarežģītas, specifiskas lietas, kas viņiem ir vajadzīgas. Šajā aviācijas gadījumā, piemēram, cilvēki ir iegādājušies privāto lidmašīnu ražošanas kompāniju, startup, kurš izstrādā jauns modeļus, jauns risinājums šobrīd. Un viņiem ir vajadzīgs izstrādāt bateriju priekš lidmašīnas vadības kontrolēm un visām pārējām. Viņi no mums ir savā laikā nopirkuši kartingus, pateikuši, ka tas ir kosmiskākais, ko viņi jebkad dzīvē redzējuši. Cilvēki ir miljardieri un saka, Džeki, varat uztaisīt tādu pašu kā lidmašīnai? Tad mēs, protams, projektējam, jo lidmašīnai nav gluži tas pats, kas kartingam. Tur ir cits prasības, citu uzstādījumi. Tas ir burtiski kosmos, un mums jāsasniedz aviācijas un kosmosa tehnoloģiju prasības. Un, tas ir tas, kam komanda iet cauri. Un, ja tā kā uzdod sākumā, ka mums arī viens no inženieriem teica, bet mēs nemākam, mēs nekad to neesam darījuši. Saka, bet tu arī nekad neiemācīsies, ja tu nesāksi to darīt. Un šobrīd ir cilvēks, kurš ir gatavs par to maksāt. Ir jautājums, vai tu esi gatavs mācīties? Ja atbilde ir jā, tad sākam, ejam cauri. Un šobrīd es domāju, ka tas cilvēks ir ļoti lepns par to, ko viņš ir sasniedzis, un ka viņš ir tas, kurš ir inženieris, projektējis un komanda ražo un piegādāts uz Ameriku jau pirmās baterijas. Tā kā, tas ir iespaidīgi. Forkliftiem Liepājā Kaljanā, piemēram, braukā forkliftos mūsu baterijas. Superauto Lielbritānijā ir mūsu baterijas, Francijas hydrogen lidmašīnas koncepta modelī ir mūsu baterijas. Laivās mūsu baterijas daudz kur pa pasaulī, vēl kaut kur tā kā. Ne tikai baterijas, power unity, motoru kontrolas sistēmas ir daudz lietas, ko mēs palīdzam. Ko tev saka vispār inženieri, kad viņi atnāk uz darbu pirmdienā? Tu esi piekdienā bijis kaut kur norunāt kaut kādu darbu lietas, un tu atnāc pirmdienā no rīta arī ar kolēģiem, pasaki, mums ir tāds projekts, un tas ir kaut kas pilnībā kaut kas cits, ko viņi ikdienā dara. Kāda viņiem ir tā sajūta, kad tu paraksties uz lietām, uz ko viņi nezina, uz ko tu paraksties? Šobrīd ir īstenībā diezgan ok, es teiktu, un tā kā viņi vairs, šobrīd pēc visa tā, viņus ir grūti pārsteigt, tā kā viņi jau visu kaut ko ir piedzīvojuši, lidmašīna varbūt bija pēdējais tāds viņiem, wow. Bet šobrīd vairs nepārsteigs, bet kādus 5 gadus atpakaļ, viņiem tā arī bija. Arts kaut ko izdomāja, atkal kaut ko sasolīja, mums tad būs jāmēģina izgudrot, kā to visu izdarīt. Un trakākais jau, ka tev jādara daudz lietas, ko tu vēl nezini. Tas prasa laiku, naudu, resursu, enerģiju. Un viņiem arī daudziem ir jābūt tā, ka viņi nevar aiziet mājās vienkārši gulēt. Ka man kolēģis arī saka, Artis visu nakti negulēja, un es domāju pa darbu, kā to atrisināt. Tā ir nenormāli laba lieta, kāpēc? Tāpēc, ka tajā brīdī esi atbildīgs. Ja tu mājās gulētu, un tev būtu viss tautas valodā pofīgi, tad tu ir vienalga, un visticamāk, tu arī nebūs tas cilvēks, kas to sasniegs. Tāpēc, ja tu nevari panākt pagulēt, tas ir labi, jo es respektēju to, ka tu domā par to un pie tā strādā. Tad šobrīd jau, ja tas nebūtu tajā laikā dzīts cauri tiem cilvēkiem, viņiem šobrīd nebūtu tas spējas. To, principā, komandā, tu esi atlasījis šo gadu laikā, to komanda, principā, visi ir ļoti atbildīgi par to, ko viņi dara. Un viņi ir tā es gribētu teikt.
katrā pozīcijā ir kaut kāds atbildības līmenis, kas tev jāsasniedz, un es jau vairākas reizes varbūt daudziem esmu stāstījis. Sākumā, tad, kad tu sāc, mēs esam tiešām reāli tādas amatieras līgas spēlētāji. Mēs visu darām, tāpēc, ka ritīgi forši. Mēs ejam spēlēt futbolu amatieru līgā, tāpēc, ka kāds no mums māk spēt pa bumbu, kāds kādreiz varbūt ir trenējies un vienkārši paspēlēm. Tad, kad tu izēji tam cauri, tev sākās tas, kad gribās augstāk tālāk. Un tev ir jāsāk prasīt no tiem cilvēkiem vairāk, bet kādu pateiks, nē, man tas tad vairs nerada prieku un aizies. Kāds pateiks, es negribu skriet un viss pārējais, bet tā tu nevar spēlēt certā līgā, tad tu sāks meklēt cilvēks no certās līgas, no trešās līgas, piemeklēt klāt, kāds mainīsies. Līdz ar to šobrīd arī mums notiek kompānijā diezgan liela, salīdzinoši liela pret vēsturiski cilvēku nomaiņa, bet mēs esam spiesti ņemt iekšā, es viņus šobrīd sauc par driveriem, jeb A līgas spēlētājiem vai pirmās līgas spēlētājiem, kuriem ir ļoti plaša pieredze, kā spēlēt A līgā. Viņiem ir gan iespējams izglītība, know-how, management skills. Tāpēc arī manā gadījumā mums ir jauns CEO, tāpēc, kad es toču neesmu labākais menedžers. Es esmu neiespējamo misiju izpildītājs. Es esmu tāds samurajs, kur var iesūtīt. Vienalga, ko tas prasa izskaroties un iziet ārā. Tur varbūt ir asins pa sienām un vispārējais, bet ar misiju izpildīt. Bet tādam top menedžerim ir jābūt visam citām spējām. Viņam jāspēj redzēt 20, 30 cilvēkus, jāredz visas tās tabliņas, kā viņas kustās un kā viņas sinhronizēt. Ar visām tām lietām es nevaru, man nav tik ilgas pacietības ar visu to dīlot. Un tāpēc ir jāmaina cilvēki, kuri nav gatavi augt. Ir cilvēki, kas aug, kuri tā kā progresē, un tie, kas how to un ieliek to laiku pēc darba un pa brīviem brīžiem un neskaita stundas. Tā ir arī puisis lidos Havai, viņš tikko bija Japānā, viņš pat nepagulēja, viņam nav brīvdienas, viņš ir sestdien, svētdien bijis Japānā, pirmdienā jau ir Havajā, pēc varētu teikt, bet viņš jau lidinās pa pasauli. Viņš gulēt dabūn maz. Jetlag ir crazy. Vietas, kur tu nolaidīsies, tu pat nezini, kur tu paliksi, ko tu satiksi, kas tāds būs. Tad tev jāpārvāc mājās, tev ir jāatbild uz miljonu sarežģītiem tehniskiem jautājumiem, gan online, gan e-pastā, gan uz vietas. Jāskrūvē, tu aizbrauc uz vietu, kur tu nezini, kādas ir problēmas, un tev jāmēģina viņus uz vietas atrisināt ar to, kas tev ir atvēlēts. Visu laiku jādzīvo situācijā, kur nav atbildes, bet prasa risinājums. Un tas nav viegli, un cilvēki to nesaprot, bet tāda veida cilvēki izaug līdz tam, kad, es teicu, viņš šobrīd konsultē Toyotas, Hondas, BMW un citas pasaules liels vārdus un ir top džeki. Es domāju, mūsu šobrīd klausās ne tikai, kas ir uzņēmēji, bet arī ļoti daudz darba ņēmēji. Un ir darba ņēmēji, kas grib uzzināt, pieņemsim, no tādas kompānijas vadītāja kā tu, kas ir tām kvalitātēm, ko darba devējs ļoti novērtē. Ko, pieņemsim, tu kā uzņēmuma vadītājs ļoti novērtē tajā savā darbiniekā, lai viņš profesionāli augtu. Kas varētu, pieņemsim, no tava skatu punkta būt tāds, ko tu ļoti novērtē, un tu redzi, šo darbinieku es gribu, lai viņš aug, un lai viņš attīstās, un lai viņš potenciāli var būt vadītājs, izpilddirektors un tā tālāk. Zini kā, es domāju, droši vien ir ļoti atkarīgs uz to pozīciju, uz ko tu fokusējies, bet tas, kas, manuprāt, ir tādam darbiniekam pašam sev jāuzdod jautājumu, vai tu vienkārši gribi no 9 līdz 5 būt, izdarīt godprātīgi savu darbu, aiziet mājās un aizmirst un viss, tad tu esi rokas un galva, kas vienkārši izpilda X funkciju X laikā, kas ir ļoti labi. Ir tādi cilvēki vajadzīgi, un viņi var punktuāli būt un vispārējais. Bet tad tev jāsaprot, ka tev ir no 9 līdz 5, tu tur esi ielikts, tu izdari savu labāko. Arī es pat neteikšu, kad ir kaut kādas sliktas darba pozīcijas, vai arī tas pats apkopējs. Tu ļoti čotki iztīri visus lietas pa vietiņām, atrod visu, kā ir jābūt, tur pievērs uzmanību visām niansēm, visu nodara. Un tad ir cilvēki, piemēram, kas mums ir izteikts vairāk mūsu daudzos gadījumos, ka mums ir vajadzīgi cilvēkiem, kuriem jārisina ir situācijas, kurām nav atbildes. Ja, piemēram, apkopējam, katru dienu ir diezgan skaidrs, ar ko viņiem būs jātiek galā. Tad mūsu cilvēkiem ir daudz, kas nav skaidrs. Un tajā brīdī ir vajadzīgs, ka cilvēki spēj domāt. Un pēdējos mēnešus vai gadus vai 2 ir, man visu laiku ir tāds jautājums, kā cilvēkiem tu iemācīt. Un īstenībā man pašam īsti nav tāds atbildes, bet tas, ko gribās, vai tas, kas ir vajadzīgs, ka cilvēki spēj kaut kādā veidā strukturēt, analizēti, redzēt to problēmu, saprast viņas prioritātes
pieņemt lēmumus un virzīties tālāk. Un es nezinu, kā to lai iemāc, bet tā ir ļoti, ļoti sarežģīta lieta. Bet lielākais, kā to cilvēku, ko es no savas pieredzes minēju, to līdzīgi, ko es stāstīju, ko puisis sev izdara, viņi vienkārši dara. Viņi vienkārši iet un dara. Viņi tā kā neskaita stundas. Viņi nesaka, ka tu man esi pa kaut ko parādā, tāpēc, ka es te ilgi darīju. Viņi vienkārši saprot, ja es šito neizdarīju labi, man ir jāvelta naktis, līdz kamēr tas ir perfekti, jo mans uzdevums bija dabūt perfekti. Nav svarīgi, cik tas man maksās, ko kāds laiks pavadīts un alkas. Tas ir tāds izcilais. Tas ir izcilais, jā. Bet ir ļoti atbildība pret lietām, vēlme, deksme par kaut kādām lietām. Mums tā ir arī tur filmēšanas lietas. Tu vari vienkārši aizbraukt, nofilmēt kaut kā un pateikt, reku ir video, tehniski viņš ir. Bet otrs, ka tev cilvēks aizbrauc un viņš ielientēja kadrā, viņš visu ceļu lidojot, tur mēģina saprast, viņš visu ceļu lidojot mājās, lai gan tev gribās gulēt pēc visa. Viņš montē, tu redzi, kā tas cilvēks deg par to elementu. Ar tādiem cilvēkiem tu gribi vispār dzīvot kopā. Tu gribi iet ārā arī, vienalga, ko darīt, kaut vai arī makšķerēt. Tu negribi iet makšķerēt, kurš tev laiks staigā pakaļ. Man šodien grūti. Man šodien es nevaru. Šodien tāpat netirās. Gan jau, ka tūlīt līs. Tu gribi iet makšķerēt droši vien cilvēku, kurš saka, vai vecais, lecam laivā, es airēšu, tu piekšķerē, pēc tam samainīsimies. Davai, pēc 2 stundām, tur nezinu, aiziesim vēl kaut ko padarīt. Katrā ziņā, ka ir problēma, īstenībā nav problēma, ir tikai risinājumi. Principā, un pat ja ir kaut kāda problēma. Problēmas ir visu laiku. Problēmas ir visu laiku, jā. Tas ir daļa no biznesa. Biznesa ir dzīvot vienās vienīgās problēmās. Jā. Ir jautājums, kā tu iemācies ar viņām menedžēt. Tas nav easy. Tas ir tas, ko daudzi meklē. Ļoti atšķirīgs no kompānijas. Ja tu būsi zivu fabrikā, kur vienkārši ir jāber kastēs zivs, droši vien tev vienkārši fiziski spēcīgam jābūt un pēc iespējas vairāk kastēs zivs jāsabūt. Kā ir ar kaut kādu pašiniciatīvu no darbinieka puses, piemēram, par to, ka tu kā vadītājs redzi to bildi lielāku. Pieņemsim, tu redzi to kopbildi, bet ir kaut kāds nianses un nišas, kuras tu fiziski nespēji redzēt. Un, pieņemsim, ja to darbinieks pats, respektīvi, tas nav viņa pienākums to redzēt. Un varbūt tas pat nav viņa departaments, ko viņš redz, bet viņš to no malas vai raktiski vai mutiski vai satiekās un vienkārši pasaka, klausies, Arti, es ikdienā te daru to un to, es redzu, ka ir lieta tāda un tāda, un mēs, piemēram, tajā un tajā funkcijā vai darbībā mēs zaudējam vai laiku, vai naudu, vai ir foršāks risinājums, ko jau es esmu atradis, un varbūt apdomā par to, kā vispār tu uz to skaties, pie tiem atnāk darbinieks un tā, mēram, pasaka. Tas ir manā uzskatā tā kā super high progresīvs darbinieks, jo labākā lieta, kas ir, kad tas cilvēks te savā vidē redz tās problēmas, viņš jau ir izdomājis A, B potenciālos risinājumus. Tās ir tās naktis, kad viņš nevar beigt domāt par darbu. Viņš ir visu nakti varbūt searchojis internetā, meklējis kaut kādu ļoti specifisku niansi vai potenciālos risinājumus. Otrā dienā viņš atnāk un izstāsta. Un ir vieni, kas saka, bet es jau tev teicu, ka ir visādi veidi, kā to izdarīt, bet viņi tev vienkārši pamet kaut ko. Piemēram, Artis jau tev teica, ka grīdu var izmazgāt, tur lupatu vajag. Tā kā jā, bet tikpat labi ir jautājums, kurš to lupatu paņem, kurš to operē, kurš pēc tam to spaini izmazgā, ir vesel kāds lietas. Bet ir cilvēki, kur tev atnāk ar ļoti detalizēti, visu argumentēts. Tā lieta, ko es dažreiz pajautāju, es mēģinu to situāciju nolikt. Kāpēc, domāju tādā ziņā, kāpēc to vajag? Un ja viņam ir racionāli pamatot argumenti, tad saproti, tas čeks viss ir izdomājis. Viss kārtībā, go, dari. Un tad tu saproti, ka vienkārši pasaka, cik tas maksā vai kas tāds ir. Un tad nav problēma. Problēma ir tad, kad tev pamet kāds ideja, un viņš es tev ideju iedevu, bet tu jau nedari. Nav jau tā, ka man nebūtu idejas. Jā, idejas ir. Jā, idejas mums ir visiem, miljoniem, un tā nav problēma. Ir problēma ideālā keisā, ko es ļoti novērtēju, es pieļauju arī varbūt daudz uzņēmēju. Ja tu redzi savā lietā, tu atnāc ar A vai B risinājumu. Tā, klausies, Arti, mums ir situācija, mums mikrofoni, neiet, kaut kas nav. Mums ir čīpā versija, bet šitā es esmu pārbaudījis, es pakonsultējos, piezvanīju tam. Viņi teica, ka šitas varbūt nav dārgākais, bet viņš noteikti būs tur labāks. Un šitā ir nereāli labāka štele, tur būs tādas lietas, bet dārgāk. Jautājums, kur mēs ņemsim? Visu, un tad tajā brīdī vienīgais jautājums, kas tev ir par budžetu. Un tu kā vadītājs saki, ok, mums budžets ir, ņemam labo, lai tad vienreiz un amen. Es saku, kā ir, budžets nav, bet mikrofons tiešām galīgi neiet. Paņemsim šoreiz to lēto,
Ja tu saki, labāks, vai go, laid uz veikalu, paņem, sākam lietot, nopelnīsim naudiņu, ieinvestēsim. Un tev pat nav baigi jāstraucās. Tu kā vadītājs var pieņemt ātru lēmumu, kāds ir izanalizējis faktus. Slikti, ka atnāk ārpus mikrofons neiet, vajadzētu jaunu. Un visi čau. Jā, viņš čau. Tu saki, jā, es tā kā zinu to, bet kādu? Bet es tev pateicu, ka vajag jaunu. Vai arī tad, kad nākšais, tu vēl trakākais ir, ka viņš tev atnesa 5 jau video, es tev prasu, kāpēc neiet viņi? Nu, zini, kāds mikrofons, bet es jau tev teicu, ka viņš neiet. Jā. Un tu liekas, jā, bet tu tā kā nemēģināji. Un saka, jā, bet tu man neteici, ka es varu pirkt jaunu. Tu liekas, bet tu tā kā, tavs uzdevums ir piegādāt labu video ar labu audio un vispārējais. Tu tā kā ir jādomā par to. Un tās ir tādas mazas nianses, ko grūti ir. Es nezinu, kā to var iemācīt. Bet tas, domāju, nenāk ar kaut kādām paudzēm, ar kaut kādu, pie tevi ir tu pie teviem strādā darbinieki ar ļoti lielu to vecumu atšķirību, vai visi lielam ir vienādi? Kaut kā lēnām varbūt tur samiksējās un jau kaut kā tur varbūt tas vidējais tur kaut kur veidojās jau puslīdz līdzīgs, bet kaut kādos brīžos ir bijis, ka ir salīdzinoši tiešām liela atšķirība. Tur pat 20 plus gadi varbūt vai 25. Ar laiku, protams, ja tu esi 20, 30 gadus kaut kā darbojies, tev veidojas kaut kāda pieredze, bet nav izslēgts arī, ka cilvēkam, kuram ir 40, 50 vai pat vairāk gadi, viņš var tikpat muļķīgām lietām pieiet. Bet es tev teicu, ka vajag. Es nezinu, no kāds daudz, ko es izjūtu, veidojās tiem cilvēkiem, kuri ir bijuši nereāli daudz notriekt zemē vai dzīvojuši caur nereāli grūtiem apstākļiem. Tāpēc, ka viņi zina, kā ir nulle, un viņi nekad vairs tur negrib atgriezties, un viņi zina, ka vienīgais risinājums ir darīt. Un tāpēc šādā situācijā, kas tās par mikrofonu, viņš saprot, man vienkārši to skaņu vajag. Man viņi ir jādabūna. Viņš pat varbūt zina, kā, Arti, klausies, mums vajag mikrofonu, man ir tāda versija, ir lētā un dārgā. Es zinu, ka šobrīd varbūt mums naudas nav, tad es jau piezvanīju 2 čomiem, viņš man aizdos uz to pasākumu, viņš man aizdos uz to, tad mēs to izdarīsim, pēc tam mēs varbūt nopelnīsim un dabūsim nopirkt to. Un viņš jau ir izdomājis visu schēmu, un tu vienkārši viņam pasaki, paldies. Decīt, cepanos. Jā, bet tas cilvēks, tāpēc, ka viņš ir bijis dzīves situācijā, kur viņam nekā nav, un viņam vienkārši ir jāizdzīvo. Viņš ir iemācījis, ka vienīgais, kā tu vari izdzīvot, ir saprast, kas ir efektīvākais, ko tu tajā brīdī vari darīt, kādas tavas iespējas, un vienkārši viņus executēt, izpildīt. Un tie ir cilvēki, kas izpild un sasniedz. Un no tādiem tu strādā tā kā specvienība. Un tāpēc arī čempionātā, kad mēs braucam, kad to pašu partneru Aigaru un vēl kolēģi, kas tā ir, mēs ar Aigaru, kad braucam, mēs esam 2 cilvēki, kas atbildīgi par visu čempionātu mehānisku. Aigars fiziski mehāniski, es vairāk par visādām menedžmenta lietām, elektroniku, softveru, visu, un mums ir jāapkalpo 10 kartingu 2 cilvēkiem, kas normālā gadījumā skatra kartingu ir viens mehāniķis un iespējams to varbūt vēl kāds, kas tur palīdz. Un tas ir, mēs zinām, ka tu vari raudāt, dusmoties vienalga kas, bet viss, kas tur notiks pagājušās gonkās, pirms 4 kartiņi saskrējās vienā braucienā, 2 izlidoja nākošajā, mums ir 6 kartiņi, kur ir jātaisno, jāizjauc pilnībā. Mums čaļi darbnīcā saka, ka tas ir 8 stundas jāstalē, mums ir 45 minūtes. Tā kā ir atšķirība, un mums ir jāizdara 45 minūtes un mājās tāds. Tāpēc, ka mēs čempionātā nevaram raudāt, mums nav laika, mums ir vienkārši executions. Tev uzreiz ir crash, prioritāšu liste, nojaukt līdz tai vietai, izdarīt tik ātri, fokusēties uz to, dabūt rezultātu, salikt apakaļ, izdarīt to, tu vienkārši tā kā kaujas mašīna iziet tam cauri. Tādi, ja cilvēki jums riņķi ir, pēc tam idejas vispār nav, jebkura ideja, ko jūs tādiem cilvēkiem iedosiet, jūs realizēsiet vispār. Man ir vēl pēdējais jautājums, kas ir par komandu, par darbiniekiem. Nē, meloju, man ir vēl 2 jautājumi. Pirmā, pat ja mēs par darbiniekiem runājām un par motivāciju. Esmu dzirdējis, ka ir dažādi tie modeļi, kā motivēt darbiniekus. Un viens no tiem modeļiem ir tas, ka tu paņem darbinieku, viņš pēc kaut kāda ilgāka laika nostrādājot, pieņemsim, 2 gadi pieņemsim. Un tu redzi, ka viņš būs tas, kas ilgāk paliks, ka viņu motivē ar to, ka viņiem iedod uzņēmuma daļas. Kaut kā procentuāli. Jā. Kā tu uz to kopumā skaties, vai tev liekas, ka tas strādā, vai tev vispār bijusi pieredze ar to? Jā, mums ir kolēģis, kurš to ir izvēlējies, un viņš ir saņēmis daļas un iegūs īpašumā un atstrādājis daudzus gadus un to iegūs. Tā kā mums tāds case ir, un tāds arī bija deals, un cilvēks izdarīja savu pusi, un kompānija izpildīja savu pusi. Un, manuprāt, tas arī ir tā kā smart vai tāds gudrs solis no tā cilvēka,
kur, teiksim tā, tad, kad tu sāc strādāt, tev resurss naudas ziņā ir limitēts. Daļas tajā brīdī, varbūt, kad sāc ir tā, es negribu teikt bezvērtīgs, bet, baigi vērtīgs viņas nav. Viņas simbolisks vairāk. Viņas simbolisks, jā, tu tā kā iedod kaut kādu diedziņu no sevis, bet ja mēs sasniegsim, tad viņām ir kaut kāda vērtība, un tam tiem cilvēkiem jāiegulda ir savs laiks un enerģija, un patiesībā tas, ko, manuprāt, tiem cilvēkiem ir jāizdara, nevis viņiem jāfokusējās, ka šodien tu no tā vai rītā tu dabūsi naudu kaut kādu vairāk, bet vai tu tiešām tici tā idejā, vai tu esi gatavs to savu pozīciju izvest cauri un novest līdz tai vietai, kur tas sasniegs kaut kādu robežu, ka no tā būs kaut kāda vērtība. Un tas, man liekas, ir super. Šobrīd mums arī jaunais CEO pie tā strādā, lai būtu šāda programma arī pārējiem kolēģiem, kas to gatavs. Mums vienīgais ir liela problēma, ka cilvēki to neizprot, ko nozīmē iegūt daļas un kāds viņām ir vērtības. Labi, mēs saprotam, ko nozīmē varbūt, ka man pieder tur Apple akcijas, kuras es varu nopirkt, tāpēc, ka tur stock exchange'ā viņas tur dzīvo 10-20 gadus. Bet ko nozīmē būt vispār akcionāram un kāpēc to darīt un kas tev ir jāiegulda, lai to visu sasniegt. Bet otra lieta, kas dažreiz ir cilvēki, kuriem absolūti ir pilnīgi vienalga. Un tas nav pat par daļām, un ir arī par, viņi saka, ka viņi grib arī vairāk saņemt, bet ir cilvēki, kas vienkārši pasaka, man ar ritīgi vienalga visas tās lietas, es vienkārši gribu atnākt šeit, saņemt savu 1000, 2000 vai 3000, cik tas ir, un aiziet mājās, un man ritīgi dzīve vienalga, kas te notiek tālāk. Un tāda arī ir, tā kā tev bieži vien jāizvērtē, ko tu tur mēģini dabūt. Un vēl ir lieta, kad daudzi saka, ja tu man vairāk samaksās, es izdarīšu savu darbu labāk, ātrāk vai augstāk. Tā kā es esmu to pārbaudījis 10 reižu uz ļoti daudziem cilvēkiem. Es varu pateikt, pilnīgs absolūts muļķības. Jo, ja tu tagad dari savu darbu, 8 stundas rītīgi, kapā, vienā brīdī, labi, varbūt arī priekšnieku krāni un visādi citi, kur viss kaut kas, varbūt es nesaku, ka tas ir vienā, bet normālā gadījumā, ja tās ir normālas attiecības, ja tas cilvēks kapā un jūs ģenerējat resursu, tad būs gatavi ar to resursu dalīties. Ja jūs neģenerējat resursu, jūs vienkārši nesat spējīgs iedot vairāk. Bet pateikt to, ka ja tu man piemaksās vairāk un es tagad tajās 8 stundās darīšu 2 reizes vairāk, tas nozīmē, ka tu pirms tam esi bijis 2 reizes bezvērtīgāks kompānijai. Tas nozīmē, ka tu tā kā neatdod sevi. Un tad ir jautājums, kāpēc man vajag tādu kolēģi, un tas mums arī ir bijis iemesls daudz, kāpēc mēs esam cilvēks mainījuši, tāpēc, kad viņš saka, ka tev, ja tu man maksās vairāk izdarīt, un es to pat speciāli arī pārbaudīju, saka, labi, davai nosauc, kur skaitli. Nosauc skaitli maksā. Zini, kad tas motivē apmēram 1 mēnesi. Tad cilvēks rītīgi sev dzēn, viņš tā kā yes, un pēc mēneša viņš atkal atbrauc tajā pašā vietā, jo viņš vienkārši nav spējīgs tam. Viņš nedomā par metodoloģijām. Kas var būt? Kāds var pateikt tā, klausies, Arti, es zinu veidu, kā es varu sakārtot, ka šo darbu var darīt 5 reizes efektīvāk. Tas man prasīs darbā papildus 2 stundas, pirms pēc darba izstrādāt jaunu AI robotu asistentu, kas man automatizēs šis process. Man būs jāvelta 100 stundas, es tos gatavs katru dienu pēc darba 2 stundas darīt. Un tad, kad to būs uztaisījis, man vairs nevajadzēs 8 stundas pie šitā strādāt, bet tikai 2 stundas. Man paliks 6 stundas, kur man var likt citur. Ideāli. Tu tajā brīdī saproti, ka viņš darīs tikai 2 stundas dienā papildus, bet pelnīs tikpat. Tagad iedomājamies, pasapņojam. Pasapņojam. Lūkšo reizi pēc 10 gadiem. Zin kā, ir baigi daudz virzienu, kur mēs baigi varam aiziet. Šobrīd ir kaut kādas lietas, pie kurām mēs strādājam, kas jau ir mega. Mums notiek visāds ļoti, zin kā, šobrīd ir tādi procesi un līgumi, kur tev viss ir neko neizpļurkstēt. Tev jādomā, ko tu runā. Bet no vienas puses tā ir ārkārtīgi laba lieta, jo tu ap tevi grozās kaut kādas globālas planētas, kuras tā kā redz to potenciālu. Šobrīd nav noteikts, kurā virzienā mēs iesim. Tā stiprā puse, ka mums ir tehnoloģija, mēs palīdzam lieliem industrijas spēlētājiem un mēs varam virzīties daudz kur. Šeit es domāju, ka būs vairāk tādi strateģiski mērķi, vai mēs vēlamies būt vienā kodā konkrētā, kodē tā pašā kartiņu sportā šobrīd nākšos 5 gadus dominēt un tur likt visu resursu, vai mēs vēlēsimies vairāk attīstīt frančīzes centrus un iet izklaides biznesā un audzēt tādu entertainment centrā fokusu, vai mēs varbūt sāksim noteikti tās pašas lidmašīnas, forklift, vēl kaut kas, un
Un tev varbūt vienā brīdī ir kaut kāda niša, kur tu vienkārši saproti, ka šitiem ir vienkārši jāpild un jāstrādā un jāņemās. Un tas, ko mēs esam atvēruši tādu kaut kādu savu veidu Pandoras lādi, kurā mums ir visi instrumenti, un mēs esam tāda 7 rūtīšu komanda ar ārkārtīgi asiem cirviem mežā, kur tu vēl nedzirdi, kur riņķī vēl kāds pat kapātos. Un koku tu skaties ir līdz debesīm. Un tad tev vienkārši ir, no sākuma tu liekas, varētu visu nocirst, bet skatīsies, vai Džeki sākam apkapāt sev riņķī lietiņas un tad lemjam. Tas potenciāls ir liels. Mēs pēc amerikāņu, kāpēc mums notiek tas C-Corp transitionings un akcionāri tiek pārnets, pēc amerikāņu uzskatiem, ja mēs visu darīsim pareizi, mums ir potenciāls sasniegt šo miljardu valuāciju. Tas nebūs tikai ar kartingiem, tas būs ar vēl citas lietas, bet mums ir visi priekšnoteikumi, lai mēs būtu šajā unicorn statusā. Hardware kompānijām tas iet ilgāk nekā software kompānijām, tāpēc, ka pirmie 10 gadi tev vienkārši jāizdzīvo. Lai ko tu saprastu, 10 gadus tev ir jāizdzīvo elektrotehnoloģiju šajā industrijā kā tādam, lai tu vispār varētu ar Samsung, LG vai kādu no lielajiem noslēgt līgumu par tiešo, lai piegādātu baterijas. Man ir 10 gadus jābūt dzīvam. Un tikai tā, tas nozīmē, ka pirms 10 gadus pat nevar būt liels, tāpēc, ka man nebūs access. Tas mums arī izdzīvo, un tad mēs runājam no sērijas. Jā, līdzīgi jau Tesla arī, piemēram, mēs šobrīd noslēdzām līgumu ar cilvēku, ar kompāniju, kas piegādā mums materiālus, kurš 12. un 11. gadā bija pie Teslas un slēdz dīlu ar Elonu Musku, kur ar viņu nevarēja izpildīt, tāpēc, ka viņi nebija tajā statusā. Un tā kā tev ir jāizdzīvo kaut cik laiks, un šobrīd mēs esam atvēruši tās lietas, un mēs varam ar globāliem lieliem spēlētājiem runāt, kā, negluži varbūt 1-1 visur, bet, līdzīgs ar līdzīgu. Mēs pirmīt runājam, es aizmirstu to pajautāt. Droši vien tie, kas teikt klausās, šo liekas to, ka jums ir liela ražotne, jūs esat ļoti daudz cilvēki, un ka, lai taisītu tādu biznesu, kāds ir šobrīd, kad ir vajadzīgs lielas telpas, pastāst par sevi. Kā jums ir? Kāds ir tas priekšstats? Mēs esam ap 30 cilvēku komandā. Telpas mums kopā, visas telpas, kas mums ir zem 1000 kvadrātmetriem, es neteikšu precīzi, bet viņas ir zem 1000 kvadrātmetriem. Mēs esam iegājuši vecās, kur bija kādreiz traktoru garažas, bet mēs paši pa investīcijām viņus visus izremontējam līdz X līmenim. Tas uzstādījums ir bijis telpām, mēs nezinām, cik strauji mēs augsim, un mēs nezinām, kāds būs tas progress. Un tev nav tolka paņemt mega lielas telpas, smukas, tur izpušķotas, ja tu tā kā vēl visticamāk pat nezinu, kurā virzienā augsts, cik liela anarhija radīs un tā tālāk, labāk tu anarhiju radīt kaut kādā mazā vietā. Otra lielais, ja tu, piemēram, salīdzini tikai kartinga industrijā, mēs esam vismaz 4 reizes lielāks nekā Britu lielākais šasiju ražotājs kartinga industrijā bijis. Tā kā tajā izmērā mēs esam 4 reizes lielāki par Britu lielāko. Bet, ja tu skaties uz pašiem lielākiem kartinga industrijas spēlētājiem, protams, mēs esam varbūt piekdaļa vai varbūt vēl mazāk. Kāpēc nav tā, ka mēs varbūt nevarētu aiziet uz vēl lielākām telpām vai tur vēl krāšnākajām, baltākām un visādām citādām, lai gan mums tās telpas neteik ir kaut kas baigs līdz par kartingu. Mēs čiņam, mums ir uzdevums činīt, radīt kaut kādu to mājīgumu, bet ja tu nevari tikt galā mazā telpā ar kārtību, tīrību, disciplīnu, sistematizāciju, lielā telpā tu vienkārši radīsi tikpat reizes lielāku anarhiju. Jā, un tas ir tas, ko es arī kolēģiem saku. Jūs vienkārši nesat tajā līmenī, vai jūs nesat nopelnījuši, vai mēs neesam radījuši tos apstākļus, vai vismaz iet tālāk. Tajā brīdī, kad mēs visi kolektīvi būsim sasnieguši to, ka mēs strādājam kā pulkstenīts, ka mēs šajās telpās izspiežam sulu līdz 90% efektīvi, ticiet man, vispār nevienam neradīsies jautājums investēt lielās telpās, ar veselu kaudzi visādām jaunām lietām. Šobrīd ir jāizdara tie mājasdarbi, lai to darītu. Tas vienkārši tāds, nevēlt viss sākās no garažiņas. Mēs jau te runājam, viss sākās no garažas. Tāpēc, ka tā ir tā ekosistēma, kur tev jāsāk, un ja tu tajā neiemācies menedžēt, ko tu skailos? Tu skailos problēmas. Jā, tev principā, lai tu taisītu jaunu produktu, tev nevajag daudz kvadrātmetrus, tev vajag galvu uz pleciem un varbūt pareizos instrumentus un cilvēks apkārt. Jo jā, nav bijis tā, ka pie tevis atbrauc kaut kādi partneri un pastāst, jūs tā kā, apmēram tas priekšstats par to, kādas Artim ir telpas, viņam ir, jūs aizbraucat uz
garāžu korporatīvu, un tur ir tās garāžas ar augstajiem vārtiem. Nu, tur ir tev 4 vārti, man liekas, tā 4 boksi tev aizņem. 1, 2, 3, 4, 5. Mums vēl viens. 5. Jā, bet mums ir vēl 2 sēkas. Es zinu, es vienkārši tās neminu, bet tās galvenās, principā tā vizītkarte. Jo tad tev ir viena pa labi, viena pa kreisi. Bet tā vizītkarte ir tas, kad ir 4 boksi, un es tagad pirmā reize aizbraucu, man liekas, šeit tas viss top. Nu, ir vēl viena vieta Latvijā, vēl viens uzņēmums Latvijā, kurš tā aizbrauc, un tur man pat īpašnieki pateica, īpašnieki pateica, kad atbrauc pie viņiem Vācijas partneri, un pasīties, kāda jums ir ražotne. Un tie Vācijas partneri atbrauc, un viņi aizbrauc projām dusmīgi, jo no sērijas viņi domā, nu, ko jūs mūs atvedāt uz... Jo viņiem bija arī tas pats stāsts, viņiem bija nevis 5 boksi, bet viņiem bija 2 boksi vai 3 boksi. Viņi arī ierauga tos 3 bokus. Nu, ko jūs mums te azējat ārā? Mēs atbraucām speciālu delegāciju no Vācijas, un jūs te mums skoda garažu atvedat. Un jūs taisat pasaules līmeņa produktu. Es to produktu teikt neteikšu, bet viss tas ir sporta produkts. Sporta produkts, bet jā, idejas, tas pats stāsts. Tāpēc ir interesanti, man liekas, tieks, ja viņi redzētu, kur tu esi, tas būtu tiešām tāds reality checks par to, ka, lai taisītu super krūtu produktu, nevajag ne milzīgas telpas, nevajag 200 darbiniekus un nevajag tur milzīgas reklāmas visās malās. Jūs varat savā stūrītī, iekšpagalmā tur čunčināties, taisīt superproduktu, kas pasaulē iet. Tā arī ir. Un īstenībā, ka mums tāda atbrauc Samsung inženieri un cilvēki, kas palīdzējuši Teslai un visiem citiem, un viņi atbrauc pie mums, un es viņam arī saku, klausies, mēs tur varbūt Džeki, jūs esat tieši tādi pat, kā 11 gadus apkaļ bija Tesla. Jūs esat tieši turpat. Es jau zinu, ka jūs sākat no tejienes, un tieši tāpēc es šeit atbraucu, jūs uz tejienes esat tīkuši, jūs esat nomiruši, un tagad no šīs vietas mēs jums varam palīdzēt augt tālāk. Tie cilvēki, kas tajā visā ir un ir gājuši cauri, viņi jau to saprot. Cilvēkiem varbūt no malas, kas ieraug tur, nezinu, tev Apples ir liels priekšstats, bet tu līdz tam jāizaug. Kā vispār ārpus darba? Ko tu dari ārpus darba? Kas tev ir ārpus darba vispār? Tu kaut ko trenējies, vai tu darbā strādā līdz 9 vakarā izgulies atkal? Jā, noteikti, kad 95–98% ir darbs, ko tu gribi. Viņš ir nereāli daudz, un beidzās tev 5 birojā, tev sākās amerikāņu maiņā, un tad pa nakti tu ar čatu ar Puerto Rico, ar Amerikas krastu, un tad jau sākās lēnām Austrālijā, un tu tā kā viss pa perimetru, un visu laiku tu esi tā kā 24/7 arī nedēļas nogals, jo ir valstis, kurās pirmdien sākās svētdienā, un svētdienā viņas ir darbā, un viņām ir pirmdienas, un viņas pa pilnu klapu tev jau ņem priekšā, un tu nevar tā kā ignorēt. Bet es daudzus gadus, visus līdz šim gadus piedalījies Latvijas amatieru futbola čempionātā. Es ļoti patīk spēlēt futbolu, visu mūžu ir paticis. Es nekad neesmu bijis profesionāls spēlētājs. Ļoti izbaudu, tagad kādu labu laiku dēļ Amerikas nebija, bet šonedēļ atkal pa ilgam laikiem varēja tikt uz treniņu. Tā kā futbols man ļoti patīk. Filmas, tad, kad man ir tas atpūtas brīdis, ir vajadzīgs. Man nav vajadzīgs fiziski, tā kā cilvēki iztēlojas atpūtu, gulēt pludmalē un ķert sauli. Es nevarētu aizbraukt uz Spāniju, gulēt pludmalē 2 nedēļas. Man tas liekas tā kā mentālā izvarošana. Es nevaru. Man ir tā atpūta veidojas tajā brīdī, kad cilvēks pārslēdz savu prāta stāvokli, un katram jāatrod savs. Un man bieži vien tās ir tiešām gadē tāds futbols uz brīdi. Varbūt arī kodās X reizēs tā ir kāda filma. Sestdienā varbūt tu piecelies no rīta un neskrien uz biroju tur 7:30 vai 8. Tu varbūt paguli līdz 8,5 stundiņu ilgāk, un tu noskaties, nezinu, stundu, pusotru, varbūt kādu filmu, ko tu gribi. Tur, nezinu, tāda nesen bija forša par F1 filmā. Tu tā kā pārslēdzies, ieslēdzies, dabū kaut kādu restartu un ej tālāk. Patīk jau, protams, daudzas lietas tur. Nezinu, mēs katru gadu mēģinām ar Bračku vēl kādu draugiem kaut kur aizbraukt ar Teslu, ar automašīnu, kādu pasaules neiespējamo misiju aizbraukt. Bijām Āfrikā, Marokā aizbraucām. Esam Lielbritānijā aizbraucām, šogad Turcijā aizbraucām līdz pat Kapadokijai. Un, tā kā, ja cilvēks... Ar ko jūs aizbraucāt? Ar automašīnu. Ne, ar brāli? Jā, ok. Ar Bračku, mēs tur, zin kā, tas viss sākās, ka vienā reizē, neatceros, kur mēs uz Ungāriju, man liekas, ja tu skaties, tev parādīšu, kā var aizbraukt ar automašīnu, un ko tu gribi. Un pirmais brauciens mums izvērtās ļoti slikts. Pirmo reizi, kad man Teslas ceļ palika un viss slikti un ziemā augsts, bet
jā, nu tās ir tādas lietas, īstenībā braukšana arī ir kaut kāda lieta, kas ļauj pārsteigties, jo tu esi vienu brīdi, kad tu nelieto telefonu, tu esi viens pats ar savām domām, es praktiski neklausos mūziku, tu brauc un tu dzīvo savā pasaulē un tu atver kaut kādas cits planētas. Un tās ir tādas lietas, kam es veltu, bet man nav tādi baigi izteiktie hobiji, ko es tur, nezinu, pastmarkas nekolekcionēju. Nē, nu tādā ziņā. Bet es vairāk domāju par to hobiju, tā, ka, nu, vai tas, piemēram, tev kā sports, tas pats futbols, nu, viņš ir, man liekas, ļoti relaksējošs smadzenēm. Tev ir baigi jānodarbina ķermenis, bet ir forši, ka tu vari atslēgt vienkārši smadzeni kaut ko. Jā, tad nu, tieši tā, futbolā tu aiziet, mēs esam 15-20 čaļi un visiem ir viens tups uzdevums. To bumbu dabūt tajos vārtos vieniem uz vienu pusi un otriem. Vispār ne par ko citu nav jādomā, tikai kā tu to otro čalu var tur apspēlēt un dabūt to bumbu. Un vēl, labi, tēt Liepājā vairs nav, man diezgan patīk piedalīties poker turnīros, bet laivā, tā kā nespēlēt online un tāds, un tas nav tā kā uz naudu spēlēt. Nu labi, turnīrs ir, naudu ar biļeti jānopērk, bet pokers ir tāda interesanta, es viņu uzskatu vairāk par, ja šahs ir sports, tad es pokeru arī ieliktu šaha kategorijā un arī uztvertu par profesionālu sportu, ja viņš netika klasificēts. Nu, jā. Tā ir tā lieta, ko es labprāt izbaudu, jo tā ir tāda mentālā cīņa ar tiem cilvēkiem, kā tu spēj viņus nolasīt pirms tam, pēc tam dažādos faktoros un pēc tam izdarīt dažādas spiediens vai procesus, lai sasniegtu rezultātu. Tā ir tāda mentālā cīņa. Es baigi daudz salīdzinu arī ar biznesu, kā tev bieži vien ir tās lietas jāizspēlē. Tas tāds maz sanāk tagad, bet kādreiz bija Liepājā, ka to darīt, tad nav jābrauc uz Lietuvu. Kā tev vispār no bērnības, tad, kad tu biji, nu tagad tā pati bilda apakaļ no bērnības, tagad tu esi tāds, nu, reāls darba zirgs, cik es tev zinu, nu, tāds darba zirgs. Tu arī tāds bērnībā bija, vai tu savu to prasmi izkopi pats apzināti? Kā tev, nu, vienam, ja tu pasties no bērnības salīdzinām ar brāļiem, māsām? Nu, mūsu bērnība ir bijusi brāļiem un māsām, un vispārējais mums tas viss ir bijis ļoti crazy. Pirmkārt, mums īstā māte ir bijusi ar visādām lietām, un mūsu kādu laiku ir bijusi pametus jau mazā bērnībā. Tad tēvs apprecējās ar citu sievieti, un tad mums ir pusbrālis un pusmāsa. Nu, mēs esam no bērnības jau kopā, mēs esam kā viena ģimene, un mēs praktiski dzīvojam ļoti trūcīgos apstākļos. Mēs bijām spiest pārcelties uz māju, kuras vairāk kā 150 cik gadus veci un knap kopā turās. Un mums ir, es atceros, pirmajā ziemā mēs gājām ziemā, kad ir praktiski sniegs, no veca pamesta lauka norakt kartupeļus, lai mums būtu kaut ko ēst, lai mēs varētu. Un tam visam bija jāiet cauri. Un mēs no pirmajām dienām, nu, tēvs pateica, ka viņš mums nevarēs iedot to, ko mēs dzīvē gribam. Labākā gadījumā viņš mums varēs pabarot, tas pamatā viss. Un mēs esam bijuši no pirmās dienas spiesti nopelnīt savu darbu burtnīcām, kurpēm, kedām, biksēm, vienalga kas. Un mēs jau no 8, 7, 6 gadu vecuma esam bijuši praktiski full-time job, tā kā strādāt mežā katru rītu. Tev bija frāze ērgļi pie darba. 6 katru dienu, 7 dienas nedēļā, ērgļi pie darba, ērgļi pie darba. Visu laukt, ja tu gribi no rīta brokastīs pienkrūzi, tev jāpaceļās jāizslauc golu. Tu dabū pienkrūzi, tu skrien no rīta ziemā pie akas nomazgāties. Ja gribi siltā nomazgāties, tad celies 2 stundas ātrāk, iekurina plīti, uzsilda ūdeni, nomazgā siltā ūdenī muti. Tā kā tam visam jāaiziet cauri, un tas darba zirgs, ja tu skaties uz bērnību, tev liekas, nu, tā kā traki, nu, es nepārspīlēšu, es esmu bijis no brīža, kad es gribu šajā pasaulē gala radīt vairākas reizes, jo tev liekas, ka tev dzīvē nekas nav. Bet tas ir tas, ko es teicu, ka tad, kad tu esi dzīvojis nulē, ka tev nekā nav, tu izaug, nu, ko es šodien man arī tepat saldu viens cilvēks pienāca un stāst visādas lietas, ko man dzīvē vajadzēja darīt, saka, es esmu nemirstīgs. Es esmu nemirstīgs. Nu, tā kā nav bijušas lietas, kas man līdz šim spējuši nogalināt. Un tas ir tas, kam tu bērnībā izgāja cauri. Tāpēc tā darba zirga sajūta mums arī brāļiem un pārējiem, viņi ir tā kā standarts. Tas nav tā kā būtu kaut kāda baigā, nezinu, speciāla lieta. Tas ir tā kā basics. Dzīves basics. Man tas tāds ir normālais. Tāds ir jābūt. Jā, tā kā būt
celties 6 un strādāt, vajag 15 stundas, 16 stundas vai nav, kas 7 dienas nedēļā, un arī nedabūt rezultātu kā vairāk, ka tikai labākā gadījumā paēst, tas ir normāli. Tas ir kā basics. Nu, un tad tālāk, kas mums veidojās, protams, mums brāļiem nekad nebija, mēs nevaram atļauties rotaļlietas nopirkt un visādas citas lietas. Mums ļoti paveicās, ka tajā vecajā mājā bija pamest ūmeņa laika garažiņa, un tur bija tāda sajūta, ka tas galdnieks ir tā kā vienu dienu vienkārši izčabējis. Viss tur ir palicis tāds, visi instrumenti, visi no ūmeņa laikiem, nu, tik veci, old school, bet nu, tā kā kvalitatīvi. Funkcionēt spējoši. Funkcionēt, jā, ļoti labi. Nu, un tur mums brāļiem bija tā kā Wonderlands. Tas bija tā kā mūsu Lego pasaulē. Un paldies Dievam, ka mums ļāva tur darboties. Nu, lai gan citreiz jau rājās, un mēs, protams, visus naglas iznaglojam un viss, kas tur bija atstāts, jo tās es saprotu, ka to racionālāk izmantot. Bet mēs taisījām sev tādas rotaļlietas. Es atceros, ka man bija uztaisīts kombains, kurš braucot pa zemi var ņemt iekšā smiltis. Viņas pa konvejeru iet uz augšu, iekrīt bunkurā, no bunkura viņas iet tālāk traktoriņā, un tev ir viss konvejeru lietas. Un tu esi to 8, 9, 10 gadu vecumā uzkonstruējis. Visu paši mēs brači tādas taisījām. Wow. Un es tagad vēl, es atceros, visus stiklus ielogojām. Mums traktoriem visi stikliņi bija visi izgriezti, ielikt iekšā, visas durvis kā varās. Pacēlāja hidroliskie, nu ne hidroliki, bet uztaisīts no koka un visādiem. Nu, nereāli advanced tā kā sistēmas, un mēs spēlējamies, mums bija savas pasaules, tur savi lauki, tur pilsētas, kuriem ir, un tu nedrīkstēji tur aiziet, tev bija jābrauc, un mēs to visu būvējam, tas bija vienīgais, kā mēs tā kā sev noķeram kaut kādu tā kā free time. Nu jā, kā tu... Un, mēs tajā pasaulē dzīvojam. Droši vien es to laiku atceros. Ja man tagad paprasīja, ko tādu uztaisīt, labi, es tā kā ar prātu māku, bet es teiktu, nu, tā kā, veči, tas tā kā ir darbs, tas nav īsi. Wow. Nu, līdz ar to tās lietas jau baigi mums jau no bērnības tajā visā bija, un tas dabīgi. Jā, man te bija daudzi jautājumi vēl pirms tam uzrakstīt, bet mēs jau kaut kā vispār neplānot izgājām viņam cauri. Nu, pieķeramies pie instrumentiem, kaut ko parunājamies. Es tev, agrāk mēs pirms iepazināmies, tev jau bija kaut kāda saistība, lai uzturētu to tehniku, bet, piemēram, es paņēmu tagad pāris produktus, kas, man liekas, tev varētu būt saktuālākie. Pastāst, kāda tev pieredze viņiem vispār ir? Nu, vecais čempionāts mums bez šitiem instrumentiem vispār nenotiek. Nu, Milwaukee mums ir praktiski pilnīgi visos čempionātos. Šobrīd arī pilnīgi visiem kartīgiem klientiem, kuriem mēs pērkam, mēs sūdam speciālus instruktāžus, kādi jums ir vajadzīgs, kas jums ir vajadzīgs. Lielākais tops, ko mēs izmantojam, kas mums kartīgiem ir vajadzīgs, ir ceļš, ja tu pērc kaut kādus top modeļus X5 un vēl, kas ir Milwaukee ventilators. Nereāli der virsū, salādē. Jā, šitāds tevā ir vēl viens jums tāds bišķi lielāks, tāds kantaināks modelis. Tas ir, jo viņi tā ritīgi šitā poršu var salocīt, viņš uzliekās uz power unit virsū, ieslēdz un 15 minūtēs nodzesē. Mums ļoti daudz cilvēku prasa, kāpēc mums nav ūdens dzēsēšana, tad tur varētu labāk nodzesēt, vispārējais. Un arī tā ir tāda matemātika, ko cilvēki nesaprot. Man baterija tāpat izlādēsies pēc 20 minūtēm. Jā. Kāpēc man tā kā taisīt baigi superīgo, dārgo, smagu ūdens dzēsēšanu? Nopērku Milwaukee ventilatoru, kamēr es mainu bateriju, kas man jau ir beigusies, es uzmetu ventilatoru, 10-15 minūtes nodzesēju un go to go. Nu, bez kompresora mēs ar riepām taču nevaram iztikt. Tas mums ir arī top tools, ar ko mēs dzīvojam. Tagad, lai gan mums īstenībā nākās baigi, mēs spraužam viņu klāt pie tādas lielas gaisa tvertnes, jo mums cireiz tās riepas ir tā kā... Jāuzbortē? Jāuzbortē, jāuzbliež. Un tad mēs piepūšam ar šito balonu ritīgi, lai varam dabūt ātri tādu sprādzienu. Nu, no Amerikas, kas man ritīgi labi, tev šitien te varbūt nav tāds, tev te mazās LED diodas ir, bet mums Amerikā ritīgi, es ieraudzīju patika, ir, jūs paņemat šitā bačeni, jums ir tāds mazs transformātoriņš, ka pusi no šitā te, un jūs varat piespraust klāt tādas speciālas ledus, kurus jūs varat pa telti izvietot visu riņķi un vienkārši klapts ieliec un uzspied. Un tā foršā lieta, ka mums tajos čempionātos tās teltas laika ir ātri jānojauc, kaut kur jāiet, kaut kur jānes. Bet šits viss ir tāds plug and play, kas tev visu laiku tur ceļo līdzi. Mums lielie Milwaukee koferi. Un viss šitās lietas, skrūpistoli, vispār tā kā neaizbēgsi. Man liekas, šis modelis, viņš ir salīdzinoši kompakts, bet viņš ir nereāli jaudīgs. Jā, nemirstīga mašīna. Nemirstīga mašīna. Nu, vispār man bija daudz atsūtīt video, lai, kamēr es taisu šos vispār saturu internetā.
Man tādas lietas ir atsūtītas, ko ar tiem instrumentiem dara. Es domāju, jūs nopietni cilvēki. Mēs droši vien neesam tā kā sliktie. Mēs tā kā baigi, džentli droši vien mēs varētu sūtīt tos labos piemērus. Smukos piemērus, ja mums tur viss ir. Bet es pieļauju, ka ir industrijās, kur godās būvniecībās ir vēl visādi, jā. Patur, skaties, atnesīšu tīdās sarkano aparātu. Bija šies, ka bija ielika iekšā akumulātoru un reāli zem ūdens skrūvē. Es domāju, jā, bet tā varētu jau var. Bet jā, īstenībā tev ir low voltage. Tev risks, ka tu dabūsi pa nagiem pilnīgi nekāds. Ja tev būs pārāk liels leakage, viņš vienkārši drošības sistēma var sliktā gadījumā vai BMS vai naudu noslēgst nost. Izžāvēs, izpūtīs, paņems nākošo tūli, ātri izpūt, iespraud dragā akāli. Tā arī ir. Labi, tas droši vien nav labākais veids, ja tu skatītos pēc tam teikt, jau garantijā man tur jāizdara, saka, vecais, varbūt tur nevajadzēja tāda. Bet ir situācija, ir vajadzība, Jā, jo īpaši tiem akumulatoriem vispār tie ir jaunie akumulatori. Viņiem katrs tas elements ir tā kā iekapsulēts. Un viņiem pat tīri vispār pat ūdens vajag sevišķi. Šim 8,12 amperstundu viņiem vispār tikai nemainās. Es domāju, ja tu tā kā neliec ļoti dziļi vai neturi viņu tiešām stundām, tur, es domāju, līdzīgi tā kā jauniem telefoniem no X laika, X dziļumā, es domāju, viņam pilnīgi nekas nav. Pats galvenais vienkārši, ko es arī ar citiem klientiem saku, ja pat pieņemsim, viņš ir slapjš, kārtīgi izžāvē. Citādāk, ja tu paņemsi, neizžāvēs kārtīgi, tad tur var būt bēdīgi. Viņam ir jābūt kārtīgi jāizžūst. Nav tā, ka no sērijas no lietus ienes iekšā, tur pataisa no lietas virsū un mauc darbā. Mēs pirmās prototīpa baterijas, ka uztaisījām, mums pirmais kartings brauc pa lietu un mums lietas tek tieši iekšā baterijā. Un es jums varu pateikt dzīvē, ka viņš tur tek vienkārši iekšā. Viņš vienkārši vārās tā kā ūdens spirālē. Un viņš palielam, ja tā baterijā ir enerģija, viņš iztvaiko. Viss, protams, ka tā baterija sāk sūbēt ar laiku un visu. Bet es pieļauju, ja tas power tools tu lieto super intensīvi, es domāju, ka tev pat viņš nenomirs līdz tam brīdim, kad tu jau būs to bateriju nonīcinājis par savu ikdienu. Tā kā man tas bija tāds mazs, es paņēmu apzināti šos produktus. Vienkārši es zinu to, ka tie tev ir aktuāli. Šis tev ir amaldos, šis bija riteņiem tev. To mēs riteņiem. Šis bija priekš riteņiem. Tad mums citreiz varbūt ir tur vēl viens lielāks jums, kur mums ir dažreiz keisi, kad kaut kāds skrūs vai ir pārāk traki ielīmēts, vai pat ar laiku ir bijuši ierūsējuši šokauks. Tad mums tā arī pēdējais Amerikā, kur bija, mums vajadzēja ar tādu speciālu, kas tā kā pret spalvu vītni ir, kur tu liec iekšā. Tā arī mēs tur izņēmāmies visādīgi, un tad paņēmām lielāko tūpu, aķīt virsū un pat diviem turējām un izlidoja skrū, tā kā korķis, Jā. Bet, principā mēs jau esam uz noslēguma fāzi jau. Un man te ir divi jautājumi. Principā ir viens jautājums. Viens jautājums un otrs pieredzes jautājums. Jautājums, tas nevis jautājums, bet ieteikums, piemēram, klausītājiem. Tie, kas tagad skatās šo podcastu. Kas ir tāds, ko tu varētu ieteikt, lai iedvesmot to, ka Latvijā var? Ka nav viss tik slikti, jo lielākoties sliktās ziņas ir viegli pārdot. Ja tu rādi saturu vienalga ziņās, tur maz būs labas lietas. Un tāpēc man bija vairāk, es gribēju, es aicinu šeit uz šajien cilvēkus, es gribu vairāk viņus uzaicināt pēc tāda apstākļa, lai iedvesmot arī klausītājus un lai viņi ticētu to, ka šeit var iztaisīt, šeit var jaudīgas lietas uztaisīt, šeit var atrast spējīgus cilvēkus, tikai tas viss ir jāsaliek kopā un ir jāgrib. Tā kā varbūt tev ir kaut kāds ieteikums tiem potenciāliem jau nākotnes uzņēmējiem. Zini kā, protams, ja tas kā daudz, kur esam jau teicis, ja tu tā kā gribi tupi pelnīt naudu un tev dzīvē vispār nekas cits neinteresē, ka vienkārši dabūt vairāk naudu, ir tā kā miljons cits lietas, ko tu dzīvē var darīt. Ir alternatīvas uzņēmēja darbības, kā to var darīt. Fine. Ja tu gribi ej darīt, kāpēc ne, katram savs, bet ja tu tiešām gribi, kas, manuprāt, uzņēmējiem ir arī viena misija, ir atstāt aiz sev kaut kādu ekosistēmu, kārtību, knowledge, cilvēkus riņķī, kuriem arī izdodas, tad tev gribot, negribot, ir jāiegulda un ir jautājums, kur tu vēlies sev redzēt riņķī daudz cilvēkus. Tā kā es, piemēram, mums arī citi prasa, kāpēc tu palīdzi viņam, tur viņš tev tur konkurence. Saka, kur Latvijā konkurence, zin kā es gribu, lai viņam nereāli izdodas, lai ko viņš darītu, un tad, kad mēs satiekamies kādreiz, nezinu, kādā barčikā pie bāra lec,
Mēs viens otram uzsaukt tālu, mums nav jāstraucās par to, ka mēs to nevaram atļauties. Un tā kā es gribu, lai tas cilvēks maksimāli izspiež uz pasaules fona, tur visiem pietiks vietas, ej un dragājies. Bet tā bilde, kā es bieži to iztēlojos, es, ka biju tagad nesen, bija Ķīnas valdība man arī uzaicinājis, es veidu starp citu Ķīnas spiegu skolu. Man ir pat diploms, bet viņš nav tikai spiegs oficiāli, bet skolā māca spiegs. Jā. Bet, ko tu tur mācīji? Tipa izspiegot Ķīnu? Man Ķīnas ekonomikas ministra galvenais, kas viņš ir tā kā asistents, galvenais otrais ekonomikas ministra, kurš tā kā koordinē visas lietas ministram. Viņš mums pasniedza 3 nedēļas, ne visas pilnas 3 nedēļas, tur bija vēl visādas citas lietas, bet lekcijas par to, kā veidojas globālā ekonomika, kāds ir Āzijas skats, ļoti daudz, īstenībā nereāli interesanti. Es tā kā biju wow, ka tur apskata arī citas puses. Mums ir kaut kāda, es teikšu, rietumu skatpunkts, mums pat nav. Braukājot pa to pasauli, tu esi tā kā Eiropā, Latvijā, tad tu esi Amerikā, pavisam citu pasauli stāstam. Tas, ko mēs šeit dzirdam, tur pusi nedzird. Un tad, kad aizbrauc uz to Āziju, tu redzi, un kad tu tiec ar tādiem cilvēkiem tādā vidē, kur tu runā un stāst un ņemās, tu arī saproti, un kāpēc tas tā ir. Un mums īstenībā ļoti daudz aplamības ir, tāpēc, ka mēs īstenībā neesam nekad uzdevuši šo jautājumu, kāpēc tā ir un tā tālāk. Nereāli labi pieredze un rītīgi patikās. Bet tā biznesa lieta, ko es kāpu Ķīnas mūrī, mums tur bija pasākums, jāuzkāp, jānokāp un viss pārējais. Un es cilvēkiem tur patās pie Ķīnas mūri stāstu. Tā nav patiesība, kāds dzīvē notika, bet tā man liekas reāli kā piemērs, kā uzņēmēja darbība. Tu iedomājies, tu vienu dienu stāvi un saki, es šeit uzbliezīšu 1000 kilometrus mūri, 5 stāvu mājas augstumā vai 3 stāvu mājas augstumā, 5 metru platumā. Ko tu pateikti? Tu esi debils. Vienkārši debils. Un mēs atsitīsim tos mongoļus, lai viņi tur pie mums nenāk, vai mūsu gadījumā varbūt austrum kaimiņus atsitīsim, lai nenāk. Galvās īsts, nebūs. Kas notiek? Ko dara uzņēmējs? Viņš saka, ok, labi, es to sapratu. Viņš sāk ņemt ķieģeļus, vienkārši kraut. Viņš vienkārši pietiekami ietiepīgs un pārliecināts, ka to mūri kaut kā var uzbūvēt. Viņam nav nojausmas, kas ir pēc 100 km, kur no pēc 1000. Viņam nav nojausmas. Viņš varbūt ir sarēģinājis, ka tur vajadzētu 105 miljonus ķieģeļus, bet nav nojausmas, kā viņus salikt. Un tā kā tik daudz nezināmā. Bet viss sākās ar to, ka viņš sāk likt tos ķieģeļus. Viņš salik 50 ķieģeļus, 150 ķieģeļus, un viņš ir uzlicis pirmos 150 metrus, varbūt tur metra augstumā, tur sakrāmēs, un viņš tās jau tādu pietiekami lielu čupiņu. Un tad pienāk tev klāt, tev brački vai tuvākie draugi, viņi saka, klausies, vecais vispār nesaprot, kāpēc to dari, bet tu jau to dari 2 gadus. Mēs tev bišķi palīdzēsim, cik tālu paredzēs tikt. Es gribētu vēl kaut kāds 200 metrus uzbūvēt. Labi, mēs tev palīdzēsim, lai iet ātrāk. Viņi tev pieslēdzās. Tajā brīdī pat neviens nerunā baigi daudz par algu, neviens nerunā par neko. Jūs sākat likt tos ķieģeļus. Draudzīgi ietusējiet, vēl kaut kas jums forši izdodas. Jūs uztaisiet tur 200, varbūt pat aizrāvāties, jau 300 metrus uzbliežat. Un tad varbūt tuvākie ciematiņu iedzīvotāji saka, klausies, ja mēs no ciematiņa te pieslēgtos vēl 50 vīri, tad varbūt mēs kā minimums varētu jau mūsu ciematiņu pasargāt vismaz vienā pusē. Pieslēdzās nākšie 50 lediņi, varbūt saka, labi, mums te jāvēl tur laiks, mums te vajadzēs barot, un jums kaut kāda jau kārtība jāveido, kādam jāveido struktūra, kādam viņus jāorganizē, kādam jāsaka, kurš nesīs ķieģeļus, jo jau jānes ir 300 metru vai 500 metru. Un tad jau jūs uzbūvēt varbūt 3 kilometrus. Un tajā brīdī jau tā lavīna sākās, ka cilvēks saka, bet mēs jau uztaisījām kilometru. Kāpēc neuztaisīt tiešām to 1000 kilometrus? Tas ok, prasīs 3 gadus vai 5 gadus vai 10 gadus. Bet ir jābūt tam vienam debilējam, kurš saka, ejiet visu kāst, es to sienu gribu, un es labāk nomiršu nekā, ka viņas nav, un es vismaz mēģināšu. Un viņš sāk tos ķieģeļus krāmēt. Un viņš turpina, viss viņš saka debilais, viņam varbūt met ar akmeņiem, pa viņu ņirgājās, bet viņš turpina krāmēt, līst lietus, spēr zibens, dubļos līdz ausīm, izbadējies drēbes noplakuši, bet viņš turpina krāmēt. Un tad, kad to mūru uzcels, kuram uzliks pieminieku? Tas, kurš likt tos pirmos ķieģeļus. Tāpēc, ka viņš bija tas debilais, kurš pateica, kā uzbūvēt. Un man liekas, tā ir tā uzņēmēja darbība, un kur tu būvēsi to sienu, ir tava izvēle. Tur, kur tu gribi radīt kaut ko uz sevīm. Mans uzstādījums, es gribu atstāt
es nevaru cerēt uz labāku Latviju, ja es šeit nebūvēju. Un es gribu uzbūvēt to savu sienu šeit. Visu, un tāpēc es šeit lieku ķieģelīšu pēc ķieģelīša. 10 gadus bija debīlais, un tagad jau vairs nesauc par debīlo. Tagad zvanu uz visām citām pasaules malām. Saku, palīdz mums tur uzbūvēt tos ķieģelīšus. Tu zini kā? Jo tu esi pirmais, kurš sāk tos ķieģelīšus krāmēt tādā formātā, un tu pirmais, kas uzbūvēja sienu, parādīja, ka to var. Tu zini kā, parādi mums arī. Tas, man liekas, ir tas ieteikums būt tam debīlajam, sākt kraut un vienkārši ticēt 10 gadus, ka tu viņu var uzbūvēt. Super, Arti. Paldies tev liels. Paldies tev. Liels paldies, ka noskatījies šo epizodi. Priecāšos, ja nospiedīs laiku, kā arī kļūs par sekotāju. Kā arī nenāks par sliktu, ja ierakstīs apakšā komentārā kādu vēl interesantu viesi uzaicināt. Paldies!